pienāca Ilze Tērauda un Silga, kas ir izrāžu vadītāji un trupas vadītāji. Un kaut kā viņas tur tā ar mums tā, kā vienmēr mums tur kaut kā par kaut ko nobāra un it kā pa jokam, bet vienmēr tā sajūta ir tāda pa lielam, ka mēs esam bērnu dārzā. Okay, un viņas ir bērnu dārzā audzinātājs un kaut kā tie aktieri visi ir jāsavāc un vienalga kādā vecumā. Visi mēdz aizsapņoties un tur, nezinu, kaut kur aizkavēties, neuznākt uz skatuves laikā. Nu, tā kā visi ir tajā rotaļīgajā noskaņojumā. Un tas ir interesanti. Sapratu, to var salīdzināt arī ar sportā. Ir, man liekas, ļoti tas pats. Jo sporta komandā tāpatās bars ar tiem vienalga kādu vecumu spēlētājiem, un tad ir tas treneris un tas stāvs, un viņiem ir jāvāc. Un cik nav dzirdēts intervijās, kad arī kad tas liekas tik absurdi tajā profesijā, viņi ir pieauguši cilvēki, bet viņi stāsta par kaut kādiem izbraukumiem. Jo, tad mēs uzvarējām spēli, mēs gribējām bišķi iedzert aliņu, bet mums treneris tāds stingrs, un mēs lavījāmies pa klusu ārā no viesnīcas. Es domāju, tev runā 30 gadīgi cilvēki, bet viņi lavījās iedzert aliņu. Esiet sveicināti podcastu Koju 2. epizodē. Ātri atgādināšu podcastu Kojas. Varbūt tās kāds neredzēja pirmo epizodi. Es aicinu viesus, bet tāpēc, ka man daudz cilvēku, kas tiek aicināti uz intervijām, ir sūdzējušies, ka viņiem ir apnicis runāt par lietām, par kurām jārunā ar katrā intervijā, vai arī jārunā par tēmām, par kurām grib runāt vadītājs. Šajā podkāstā viesis pirms podkāsta iesūta tēmas, par ko viņš šobrīd dzīvē grib parunāties, un par tām tēmām mēs arī runājam. Un šodien pie manis ir ciemos 2. epizode, 2. teātra pārstāvis, aktrise Elizabete Lielmane. Čau! Čau! Jā, bet nebūs tā, ka visu laiku nāks aktieri. Sākumā man vajadzēja, lai es jūtos droši. Un es jūtos droši ar šiem aktieriem Igoru un Elizabetu. Jā, čau! Ar aktieriem var justies droši, vai ne? Jo tieši tāpatās kā ar Igoru, arī ar Elizabetu es pa īstam padzīvoju tajās pašās kojās, par kurām mēs jau ar Igoru runājām. Yes. Jā. Tas bija ļoti forši. Tas bija interesanti. Un es nosaukšu tēmas, kuras ir atsūtījusi Elizabete. Tātad mēs runāsim par teātris un aktiermeistarību, pašizaugsmi, pārmaiņas, sevis pieņemšanu. Par to runā katrā podkāstā. Jā, un kas ir interesanti, tas ir kaut kas jums teātrī kopā, jo Igoram bija tēma kaut kāda novecošanās un sevis pieņemšana kā pieaugušiem. Kaut kas jums tur ir teātrī par šito, ja? Tad mēs runāsim, kāpēc šī būs man mīļākā tēma. Kāpēc man ir 1000 drēbes, bet nav ko vilkt? Man liekas, tur ir 10 000. 10 000, es negribēju, jā. Kāpēc man ir 10 000 drēbes, bet man nav ko vilkt? Tad mēs parunāsim par dziedāšanu, jo Elizabete ir arī dziedājusi. Un, jā, es esmu dziedājusi. Jā, labi. Un tad būs tēma arī 2000 bērnība skolas gadi. Kas būs forši. Bet kaut kā to secību mēs varbūt vēl pamainīsim. Bet, labi, mēs varētu sākt ar to teātri. Man interesē, kāpēc tu tagad gribi parunāt par teātri, jo, es nezinu, aktieriem patīk runāt par to teātri kopumā, ja? Es nemācīšu atbildēt par visiem aktieriem. Bet man vispār ļoti patīk runāt. Jā, jā, labi, tas īstā vietā. Un man patīk runāt par teātri, tāpēc, ka es tiešām mīlu to, ko es daru. Man ļoti patīk mans darbs. Un par to var runāt mūžīgi, stundām. Mēs arī teātrī viens ar otru lielākoties tomēr runājam par teātri. Jā, un tā ir tā, man liekas, ka tas ir kaut kas aktieriem, jo es kaut kā draudzējoties ar aktieriem, tad bieži nāk dzirdēt, cik viņi ir noguruši no darba, un tur štatā tik daudz visu laiku jādzīvo pa teātri, es esmu nogurs no teātra, es gribu atpūsties, bet kad ir kaut kāds, sanākšana kādā, lokālajā kafejnīcā vai kādā pasākumā, jūs vienmēr sākat runāt par to teātri. Tā ir. Jūs sākat runāt par to teātri. Tāpēc, ka mums patīk, tāpēc jau mēs arī nogurstam, tāpēc arī mēs pārstrādājamies. Jo jūs visu laiku esam iekšā. Jā, jo, atgriežoties pie tām kojām, kur mēs dzīvojām, tur arī, labi, protams, tur bija ļoti intensīvi tik daudz teātra cilvēku samest kopā, bet katru to vakaru, kad tur kaut ko sagāja, bija tie bari, kas aizgāja. Labi, vien tur aizgāja kaut kādu figņu runāt, spēlēt pokeru, bet katru vakaru bija arī tāds ļoti dziļās un nopietnās. Jā, par profesiju. Jā. Par to, kā šo ainu, kā tu viņu šodien nospēlēji un kā mums viņu taisīt. Jā, un tur pat bija. Un tas, ko es tur pamanīju, ka tas nekur nepazūd un nemainās aktieriem, un arī režisoriem, vispār jomas pārstāvjiem, jo tur bija studenti, tur bijāt tie, ar kuriem es spēlēju kopā, tur tu un Igors, kas ir kaut kāda
tad es nevaru teikt, ka jūs esat gluži jaunie aktieri, bet tāda vēl, nevar teikt, ka jau 20 gadus teātrī, bet, Jā, jaunie tikko, teiksim, tā kā vēl karstām asinīm, tā kā... Izrādē vēl jums iedot pusauģu lomu. Jā. Es vēl, tagad arī spēlēju pēdējā loma, man arī ir tāda pusauģu loma. Un tur bija arī tādi jau pāri 40, nezinu, Valters Sīls tur bija. Jā. Un visiem tāpatās, nekad neviens nenogurst, visi mauc pa teātri. Teātrī arī bija šī tā sajūta, ka visi ir diezgan līdzīgā vecumā. Ka tur pazūd tā barjera? Jā, tā kā kaut kā es tieši vakardien kolēģiem teicu, kas tā kā nav no teātra, bet viņi spēlē arī izrādē, kas ir Kaupera brāļi Dumpīgajā Rīgā. Un pienāca Ilze Tērauda un Silga, kas ir izrāžu vadītāji un trupas vadītāji, kas ir kaut kādā ziņā, viena no viņām ir mūsu priekšniece, un otra ir vienkārši izrāžu vadītāji, kas tur visus gana. Un kaut kā viņas tur tā ar mums tā, kā vienmēr mums tur kaut kā par kaut ko nobāra un it kā pa jokam, bet vienmēr tā sajūta ir tāda pa lielam, ka mēs esam bērnu dārzā un viņas ir bērnu dārzā audzinātājs un kaut kā tie aktieri visi ir jāsavāc un vienalga kādā vecumā visi mēdz aizsapņoties un tur, nezinu, kaut kur aizkavēties, neuznākt uz skatuves laikā vai tur skaļi runāt foajē, kad izrādiet. Tā kā visi ir tajā vienā tajā playful, rotaļīgajā noskaņojumā. Un tas ir interesanti. Sapcīt, to, man liekas, to var salīdzināt arī ar sportā. Man liekas, ļoti tas pats. Jo sporta komandā tāpatās tas ir tie bars ar tiem vienalga kādu vecumu spēlētājiem, un tad ir tas treneris un tas stāvs, un viņiem ir jāvāc. Un cik nav dzirdēts intervijās, kad arī es liekas, tik absurdajā profesijā viņi ir pieauguši cilvēki, bet viņi stāsta par kādiem izbraukumiem. Tad mēs uzvarējām spēli, mēs gribējām bišķi iedzert aliņu, bet mums treneris tāds stingrs, un mēs lavījāmies pa klusu ārā no viesnīcas. Es domāju, tev runā 30 gadīgi cilvēki, bet viņi lavījās iedzert aliņu. Tas liekas tāds, Tas ir, aktieros ir kaut kas līdzīgs kā sportistos. Tur jau daudz līdzību. Teātris un sports pilda, es to jau esmu teicis agrāk, pilda vienu to pašu funkciju, izklaidēt cilvēkus, kaut kā likt aizmirsties. Un arī gan teātris, gan sports var likt padomāt un tā. Jā. Zini, ko es gribēju tieši sakarā ar tev? Tātad tev pēdējā loma ir Dumpīgā Rīga. Jā. Un tur režisors ir Klāvs Mēlis. Jā. Un es noklausījos podkāstu ar Klāvu Mēli par šo izrādi. Un man patīk, ka Klāvs Mēlis viens no tiem režisoriem, kas ir godīgs. Viņam tur, kas viņu intervēja, Līga Zeļa. Jā. Viņi tur viņam prasīja, kā tev ir tu vispār ar tām savām izrādēm? Tev ir svarīgi, ka tā kaut ko izmaina, padara pasauli labāk. Un tā, un viņš teica, tā kā vispār ne. Tas bija tik labs. Un mans izrādes to nedara. Un tā arī nevajag būt. Viņš pateica, ļoti daudz lietas pasaulē nepadara pasauli labāk, bet viņas tāpat ir forši un vajadzīgs. Tieši tā. Cik tev ir svarīgi, ka teātris, tu domā par to, ka šis kaut kā padarīs pasauli labāk, vai tev tas ir svarīgi, vai tu to gribi no tām izrādēm, no savām lomām? Tādā baigi lielajā nozīmē līdzīgā Klāvam iespējams nē. Varbūt arī tāpēc, ka es neesmu režisors. Jā. Bet, protams, es ticu, ka tam ir kaut kāda jēga, jo es ticu kaut kādam enerģijas nezūdamības likumam. Un es vairāk uz to skatos tā, ka ja es esmu ielikusi domas, kaut kādu rūpību, empātiju, darbu tajā lomā, ko es spēlēju, un visi ir ielikuši darbu tajā un ir domājuši par to, lai tas būtu tā kā loģiski, jēdzīgi, lai šajā lomā būtu kaut kāda tāda, nevis gudrība, bet, lai šis cilvēks ir tā kā, lai tu varētu teikt pats par savu lomu, tā kā es gribētu ar šo cilvēku draudzēties. Man viņš liekas foršs vai gudrs vai drosmīgs. Un tad, ja tā kā sanāk bija šī tāda idealizācija, varbūt jālikt uz skatuves tikai foršs cilvēks, un tā jau arī nav. Dažreiz jāspēlē arī sliktie Jā. un ļaunie. Bet un tad man liekas, ka tādā veidā kaut kā tā enerģija, teiksim, kaut vai tas, ka
es esmu tās diezgan enerģisks aktieris. Man liekas, man patīk tādu sprintiņu, tā kā skriet, tādā pārnestā nozīmē. Tur nosvīst un pazaudēties kaut kādās tur partnerībās un daudzīties. Un man liekas, ka tā kā skatītājs to jūt, man šķiet, ka viņam arī tā kā tas paceļ viņa enerģiju. Viņš tā kā, ja tu viņu, jā. Okay, bet par šo tēmu, tev neliekas, ka teātrī arī ir diezgan daudz cilvēku, kas pretēji klāvam mēdz, man liekas, dažreiz pārspīlēt tā teātri, jo ir, man liekas, tādas, es klausījos tik daudz tādas intervijas, arī podkāsts ar teātru, viņi runā, ka katru izrādi tur, ka, piemēram, arī nepiekrist manam teiktiem, ka līdzīgs sportam, jo teātris nevis izklaidē, bet izrādē jāliek tur domāt, cilvēkam pārvērtēt tās visas vērtības un tā, un, viss kaut kāds tāds, jo man liekas, ka tik traki nav, jo man liekas, ļoti rēti pēc izrādēm tu kaut ko bišķi padomā, tev aizķerās, bet man liekas, diezgan daudz jau tu nemainies pēc arī izcils, dziļas, super izrādes. Jā, tas varbūt atkarīgs no cilvēka, un es pieļauju, ka ir cilvēki, kam ir vajadzīgs tāds teātris, un ir arī tādi, kam patīk tieši tādu teātri taisīt, un tas nav ne ar ko sliktāk vai labāk, bet es laikam arī esmu no tiem, kas tā kā, teiksim, es varu saprast un iedziļināties un tā kā uztvert arī tādas dziļas izrādes. Jā, bet tā, ka es tā kā varētu teikt, ka šī izrāde tur mani izmainīja tādā intelektuālā ziņā. Tā nav, viņi parasti liek man kaut kā justies. Un tas ir tas galvenais. Jā, liek justies, jā. Jo man liekas arī pēc tā teātra izrādēm, tāpēc pēc kā labām filmām, tu tā kā, man vismaz ir tāds, tu uz to vienu vakaru par to tēmu, par ko tajā izrādē bija aizdomājies, tu domā par viņu, tur viņi varbūt tās aizēja gulēt, bet diezgan jau tajā nākamajā rītā, tu jau piecelies, tu esi atpakaļ. Jāvār ola, jādara tas, tur jāaiziet bērns. Un tu beidz domāt. Tā kā es nezinu. Mēdz būt arī izrādes, par kurām mēs ar vīru kaut kā tā ilgāk runājam, un tad pēc tam tur vēl analizējam vairākas dienas, bet tas īstenībā ir reti, un es pat nevaru tagad iedomāties, par kuru izrādi tā ir bijis. Jā, man arī nenāk tagad prātā. Man noteikti ir bijuši tāds izrādes. Bet tu teici par to, ka tev tas liek kaut kā justies. Es to teicu, bet respektīvi par šo pašu tēmu vēl. Es iedomājos, man ļoti patīk, mans vīrs nav teātris cilvēks, viņš ir no citas nozares, un tad kopš mēs esam kopā, viņš tā kā vairāk, protams, sācis iet uz teātri un tad man ļoti patīk tieši dzirdēt, kāda ir viņa tā. Viņam parasti ir kaut kāda tāda viena kodolīga atziņa par katru izrādi, un viņa ir kaut kāda tik īpaša, tik autentiska, tā kā tieši viņam personīgi, piemēram, par teātra dienas koncertu, viņš teica, par šī gada teātra dienas koncertu, viņš teica, ka viņš tā kā beigās gandrīz apraudājās no tā, ka tā kā mēs esam tik brīvā valstī, kad mēs drīkstam Nacionālajā teātrī rādīt tādu, tādu pasmiešanos par sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, arī politiķiem, un viņu tas aizkustināja. Un tas ir pilnīgi, varbūt ne tas mērķis, ko tas koncerts cenšas izdarīt, bet jā, tas man likās tā, wow, es nekad neiedomātos, ka tajā joku gabalā. Es starp citu par to domāju, tas jau ir arī ar manu nodarbošanos stand-upā. Es ceru, ka tā arī paliks. Visi, kas Latvijā nodarbojas ar komēdiju, ir tik, mēs varam tur dabūt kaut kādus pārmetumus no kādiem cilvēkiem, kaut konkrētas joks nepatīk, bet mēs šobrīd varam jokoties par visu. Un tu jokojies, un tāpat laikā tu klausies Amerikas komiķi ļoti daudz, tur kaut kas saskarās, tad tur to komiķi nokancelēja, jo viņš pajokojās par to, un tagad viņš tā. Latvijā tāds, visticamāk, ja tu būtu komiķis, kurš, nezinu, jokā klaji, nezinu, šobrīd, visticamāk būtu tā kā caur joku nostātos, nezinu, Krievijas, nevis Ukrainas pusē, laikam, tas būtu tā šobrīd. Bet arī jokoties par kāru var iet, caur to joku visi jūt, ka tu esi tā kā par Ukrainu, tad arī par to tēmu var jokoties. Tas ir super. Man vecāki bija to teātra dienas koncertu. Ko viņi teica? Nē, mans teica, es to vārdu vispār biju aizmirsis, mans teica, viņš teica, tāds foršs balagāns, bet es jau arī, es gāju uz balagānu, es dabūju balagānu, un es biju ļoti izklaidēts, viņam patīk, Klau, kas saistībā ar šo, šis būs tāds ļoti inside dažiem, kas ir labāks, Andris Kivičs, Romāns Bargais vai Matīs Budovskis? Man jāatzīst, ka viņi abi ir ļoti labi.
Bet, ja man jāizvēlas favorīts, tas ir Matīs Budovskis. Viņš ir OG. Viņš ir OG, vienkārši tā kā piedod romānu, bet romānam tiešām ļoti labi sanāk. Jā, redzēju, viņam arī ļoti labi sanāk. Es nebiju to teātra dienas koncertu, bet es redzēju, tur bija ielikts kaut kāds video, kur, laikam, biļets viņš dāvināja uz to, kā Kivičs. Nu, jā, tur viss bija labi. Es pat domāju, teiksim, varbūt tā kā fizisko izpausmi ziņā. Romāns, vai ne? Varētu būt pat, ka romāns ir labāks, jo, piemēram, Matīs audiāli un tad domāšanas ziņā, teiksim, skaņas ziņā, ja dzirdu ierakstu, es varētu neatšķirt, kurš ir īstais. Bet es nezinu, tā kā būtu ļoti rēcīgi redzēt, ja Matīsam uzliktu to visu, viņu saģērtu un kā viņš tā kā uzvestos. Es domāju, tur būtu crazy ļoti. Okay, man tev ir kaut kas konkrēts, ko tu gribi par teātru, vai es tev varu uzdot vēl dažus jautājumus? Nē, man nav nekas tāds baigs. Zinu, ko es gribu paprasīt, es esmu no daudziem. Tev patīk, tu mīli profesiju. Kas ir tā lieta, kas tev besī tavā profesijā? Ir noteikti kaut kas, kas besī. Kas man besī? Varbūt tas pats, ko es tik ļoti mīlu, tas pats bija šī arī besī, ka tas kaut kā ir pašam tev tik ļoti svarīgi, kad nāk tā pirmizrāde, un tu tur visu laiku par to domā, un ej mājās, un domā, kā bija, un tad, tu tā kā tik ļoti tajā visā aizraujies un arī satuvinies ar to komandu tajā brīdī, ar ko tu esi tajā vienā izrādē, ka tu tā kā bišķīt pazaudē sevi un pazaudē to saķer ar realitāti un paliek grūti uzturēt, savas tā kā privātās kaut kādas attiecības un veselību. Un viņš tāda atkarību izraisoša lieta patiesībā arī. Jā. Tev arī tā, es vienmēr klausos, ka profesionāli aktieri runā par tiem saviem tēliem un kaut kādās arī intervijās, un viņi tik ļoti, nezinu, piemēram, ja tu spēlē tālu Māra, tad tie aktieri runā, jā, Māra ir tāda un šitāda, un viņi vienmēr runā par to Māru, tādu, ka tā Māra sēdētu blakus un būtu tāds vēl viens īsts tēls. Tev ir tajā laikā, kad tu gatavo lomu, tā sajūta, kad ir kaut kāda, nezinu, es šobrīd tur vienalga Māra, Katrīna vai kaut kas, ka viņi to visu laiku, kad tu ej pa ielu, jūs divi tā maucat tur pa ielu. Nē, man drīzāk ir tā, ka tā loma ir manī iekšā. Okay, un ka es palieku tāda. Es tieši man vakardien bija kaut kāds tāds dīvains gļuks, kas pat tāpat īsti nav vēl mana loma. Es biju uz kastingu, un man tur pastāstīja par to lomu, kāda viņi tur ir, un es uz to tā kā klausos, ļoti uzmanīgi uzsūtu to informāciju. Tagad man jāspēlē, es tagad nospēlēju to ainu, un pēc tam visas dienas garumā man tā kā es biju tādā noskaņojumā, kā tā meitene, kuru man bija jāspēlē, un es kaut kā arī ļoti iespējams tas arī tāpēc, ka parasti jau tomēr tu spēlē lomas, kas kaut kādā veidā ir tev līdzīgas, vai tu vari tāds būt, vai citi tevī to saskata. Un un tad sanāk pišķīt arī apkalp, teiksim, ja režisors tevī saskata tur kaut kādu tur, kā manī bieži kaut kādu tur tādu naivu, dzīvespriecīgu, kaut kādu tur tādu meitenīti, tad es arī sāku tā kā ar to identificēties un ir tā kā jānodala ļoti, kur tad es sākos un kur es beidzos un kur sāks loma. Jā. Tu esi labi, jo tu esi labi tajā brīdī, ka beidzās izrāde. Tā jau izrāde gatava, bet izejot ārā no teātra, nezinu, viss tā kā. Es saprotu, ka gatavošanās posmā tu vairāk, bet kā jau tu spēlē, nezinu, 15 reizi to izrādi, tad tu māki viegli pēc, beidzās izrādi, nezinu, tu pa dienas izēji ārā un tāds, viss tā kā fine. Es maucu tālāk dzīvot kā Elizabete, vai tev ir katru reizi tur tāds audio? Nē, tā kā pēc izrādes. Nav, jā. Nē, tāds nav. Tad ir tajā drīzāk varbūt gatavošanās procesā, kad nāk pirmizrāde, vai ja ir intensīvi jāspēlē kā maratons, es teātra dienas koncertā spēlēju leģendāro Koju, tādu pārmiesojumu dvēselīti Anģiņa. Jā. un es tā kā nospēlēju piekdienā vakarā vienu izrādi, un tad sestdienā divas. Un tad tur nākamdēļ pirmdienā vēl, respektīvi kaut tādu maratonu. Un tad es jūtu vakarā, ka sēju dušā un visu laiku skan galvā tā Anģiņa balss, tagad tās būtu manas domas, tā kā es būtu Anģiņš. Okay. un tad ir tā, bet tas nav. Bet, zikā, tas pat nav teātri, tas ir
tur čomiem jokojies, nezinu, sēžot bārā un sāc jokoties, runājot kaut kādā akcentā, un ja tu to pajokojies 5 minūtes, tad pēc tam ir grūti normāli atbildēt. Tu vienkārši aizēji mājās. Tu paliec no tā kā atkarīgs. Jā. Un tu turpini. Tur smējās cilvēki, un ir tāds, come on, Jā. Vēl pēdējā lieta par teātru, un tad iesim uz kaut kādām citām tēmām. Tu esi štāta aktris, vai ne? Jā. Cik ļoti... Ir tā, ka teātrī tev tāda tava vistuvākā komanda, vismaz cik es dzirdēju, tur runājot ar puišiem, tas tā pat ne viņu izvēles dēļ, bet jūs sadala pa tām grimuškām, un ir tā, ka tie tavi grimuškas partneri kļūst par taviem tuvākajiem teātra biedriem, jo ar tiem kaut kā jūs dalat, jums ir kaut kāds savs tāds, nezinu, ne dzīvoklis, bet tāds vēl tāds teātrī tā nav? Nē, es tā neteiktu, ka tas baigi izteikt. Man, protams, ir tuvas un labas attiecības ar manām grimētās biedrinēm, un viņas atšķirās no tām citām tuvajām attiecībām ar pārējiem aktieriem. Bet tās ir tādas cita tipa attiecības. Tās ir vairāk tādas, meitenes tur, kā te jums tur iet tajā izrādē, mums tur tā, un man tur pēdējā laikā tur kaut par kādām privātām tēmām tā dziļāk parunājās. Varbūt varētu teikt, tās attiecības ir kaut kādā veidā tur dziļākas, vai citādākas, bet nē, es arī esmu diezgan tāds atvērts cilvēks, un man ir gandrīz ar katru ir kaut kādas attiecības, un tā kā, ja ir good match un good energy, tā kā ar kaut kādu labu sadarību un labu enerģiju, ja latviski runājot ar kādu vienkārši, ko es satiekos gaitenī, tad es tā kā izveidošu arī ar viņu kaut kādu tuvību. Vienkārši, tad tev nav. Ja, es kaut kā dzirdēju, ka puišiem gan... Varētu būt, jā. Džeki jau arī nav tik tādi. Tur iedzer kaut ko tur tāds savs. Bet jā, mēs tā... Bet labi, par teātri tu vēl dabūsi dzīvē izrunāties visādos, cerams, intervijās, podkastos un visu kaut kur. Ejam pie kaut kādas nākamās tēmas. Es domāju, nemetīsimies uzreiz, atstāsim to smago tēmu vēlāk. Par tām apģērbiem? Nē, to mēs darām tagad. Mēs darām tagad. Tad es uzreiz pastāstīšu klausītājiem. Pagaid, tad es piesaku tēmu. Kāpēc man ir 10,000 drēbes, bet nav ko vilkt? Šī ir tēma, kur man bija grūti kaut ko sagatavoties un izdomāt, ko piedalīties sarunā, bet mēģināsim. Ko tu uzreiz gribi pateikt klausītājiem? Es gribu pateikt klausītājiem to, ka vispār es nākot šeit arī nebiju pārliecināta, vai būs video, bet mūsdienās jau parasti visi podkastos ir. Es domāju, tad arī kaut kā tā puslīdz stilīgi jāsķērbjās un tā. Un tad es tur ļoti ilgi domāju, ko vilkt mugurā. Un tad domāju, lai kaut kāda Oskara arī, lai to visu atsveicinātu, jo es tā diezgan kaut kā tā sportiski saģērbos un tādā tumšzilā blāķī, bet tad man bija tāda Oskari. Bija Oskari, jā. Bet man viņas nācās izņemt. Tāpēc, ka man ir jāliek austiņas. Un es vienkārši tā kā kaut kādiem fashion judgy cilvēkiem gribu parādīt, ka man bija šāda Oskara. Viss bija. Viss bija. Es biju sporttērpā ar Oskariem, tā kā. Izties ļoti labi. Es domāju, ka pēc podkāstu uztaisīsim bildi, ko varbūt tas kaut kādā thumbnailā likt, un tur tu varēsi ielikt ausmas. Jo mūsu podkāstu producents tomēr teica, ka galvenais, lai podkāstu laikā ir ērti. Tā ir. Bet klausies, par tām drēbēm. Ādi sāksim ar to, tu esi tā meitene, kurai ir tā problēma. Jā, totāli. Bet zini, es tā kā nesaprotu, kā es varu būt tā meitene, jo es vispār neesmu nekāda fashion. Es neesmu baigi fashion. Man tā kā varbūt gribētos būt, un tur iespējams arī tā problēma, jo es vienmēr tā kā nopērku kaut kādas. Man ir ļoti daudz humpaldrēbes, visādas lupatas, kuras es tā kā uzvelku reizi 3 gados, bet man viņas visas stāv skapī, jo es tā kā gaidu to reizi, ka tā kā es varēšu attaisnot to, kāpēc šis apģērbs, kuru es tur izvēlējos nopirkt, kurš ir kaut kāda pilnīgākā dīvainākā lupata. Noderēs? Kad man noderēs, jā. Bet tajā pašā laikā es neesmu tā kā arī tik drosmīga, lai tā kā pulafotu, varbūt visu, kas tur karājās. Un vēl viena problēma, ka tā kā es tā kā cenšos ietaupīt naudu. Es baigi netērēju daudz naudu drēbēm, tā kopumā. Ņemot vērā to, cik daudz drēbēm. 10,000. Jā, es tā kā, zinu, ka ir meitenes, kas tur visu laiku pasūta internetā kaut ko tur vismaz reizi mēnesī, kaut pasūtījumu veids. Man tā nav. Es tā kā cenšos būt diezgan taupīga. Un tad vienkārši tā kā tas viss lupats man tur tajā skapī stāv, bet
dažkārt ļoti reti izšķiroju. Tas skapis vispār man ir tāds dzīvokļa un dzīves un ikdienas kaut kāds tāds melnais caurums, kurš tur visu laiku stāv un tā briest. Un tur mums ir arī atsevišķa telpa. Sagrūst vienkārši viss, ja nāk ciemos cilvēki. Jā, standarts, jā, protams, jā. un tad mans vīrs, viņš jau redzējis to, cik daudz tās drēbes ir, bet viņš ik pa laikam vienkārši tā, tur ir tik daudz drēbju, tur ir tik daudz lupetu, un tā ir. Bet jā, es nesen izšķiroju 3 vesels mājas. Atdevi? Es viņu sadošu tajā, jā, man tagad stāv vēl, mums nav tagad mašīna, bet jā. Man liekas vienkārši arī, es kaut kad dažreiz storijos redzu, ka tā tiešām par to, ka meitenes tik daudz nopērk, ko bez plāna un vispār pat laikam ne ar plānu vilkt, jo kādreiz, kad meitenes, kaut kāds, kuras arī man tur kaut kāds pazīstams Instagramā, viņas liek tos Instagram tirdziņš, šito te. Jā. Un kādreiz viena dāma bija salikusi kaut kāds 30 storijas, ko viņi pārdod. Un gandrīz pie katras lietas bija rakstīts, šī klētiņa nopirka tur un tur. Nav vilkta nevienu reizi. Un šī uzvilkta vienreiz uz 2 stundām. Nav vilkta nevienu. Un tu saproti, viņai tās ir 30, ko viņas tā tirgo. Tie impulsīvie pirkumi kaut kādi emocionālie. Emocionālajā pirkumā, nu jā. Wow. Vienkārši gribās, es neesmu daudz, tā kā jau jebkura iespējams atkarība. Kaut kāds veids, kā aizmirsties, tu tur staigā, tur, nezinu, tev ir kaut kāds tur iekšējā spriedze, tad tur, iešu veikalā. Kamēr tu šķirsi tur tās drēbes, tu ķipa baigi domā. Bļāviens, es tik daudz piedodiet, es tik daudz krievu lieku. Vai tu saku, kas ļoti atvainojos? Bļāviens jau nebija. Nē, es teicu ķipa un tā vāja vairākas reizes. Nē, jā. Neesam LSM. Bet tu neesi skatos šobrīd. Jā. Un tas ir tāds veids, kā atslēgties, un tad tev liekas baigi labais pirkums. Riktīgi un tik lēti. Man obligāti jāpaņem, štāds klēt, bās viņu veiklā vispār maksā tur kaut kādus 50 eiro. Man obligāti jānopērk. Tā tu nopērci, un pēc tam tā skaties uz viņu un domā, nē, man nepatīk. Bet tev ir kādreiz, ka tu pērc drēbes, ja tu pirms tam teici, ka tev ir arī tāds, kurus diez vai es pulafošu, bet ka tu jau tā kā veiklā skaties, es to nekad nevarēšu. Es nekad nepulafošu šit, bet es viņu nopirkšu tāpatās ar domu, ka moškas kādreiz saņemšos. Jā. Tā ir, un arī ir kaut kādām drēbēm, kas tagad vairs nē, bet kādreiz es mēģinu pirkt drēbes, kas man ir pa mazu. Okay. Tā kā ar domu, ka es varu kādreiz motīvēšu. Ļoti labi. Bet tas sanāk kaut Džekiem ir. Man ir problēmas ar, zinu, kuras man drēbes pa daudz, man ik pa brīdim mājās liek. Tev ir jāatbrīvojas. Man ir, es esmu ļoti daudz visādus tur basīt spēlēs, gan jaunībā, gan vēl joprojām spēlē, gan strādājis kādās komandās, gan darījis to. Jā. Un tad man ir ļoti entie visādi basīši, kaut kādi tēkrekli un tie. Un daudz no viņiem es nevelku, viņi nolietot, bet man viņiem ir tā stulbā lieta, bet es to dabūju toreiz tajā Lietuvas turnīrā. Jā, un man ir tik grūti viņus izmest. Tā ir. Tā ir arī ar daudzām, man ir arī citām drēbēm. Tā ir. Kad ir žēl, jā. Ļoti. Man tiešām ir žēl, jo es atceros, ka es viņu kaut kur uzvilku to drēbi, un es toreiz jutos labi, un man viņa labi izskatījās, un vispār jau man viņa labi izskatās, un es viņu varētu vēl vilkt. Un man arī ir tāda problēma bieži, kad es nevaru uzvilkt vairākas reizes. Teiksim, ja es esmu kādā pasākumā jau bijusi ar to kleitu vai kādos 2. Okay. Man viņa vairs man liekas garlaicīga. Man patīk tikai tas pirmais outfits. Tā kā lūk, kodai meida. Jā, man ir 3 dažādi uzvalki, un man liekas, ka tas jau ir nereāli daudz. Jo es negribēju vienu, ar vienu uzvalku es jau gribēju. Bet viņi noteikti ir labi. Viņi noteikti ir tādi. Jā. Man arī ir tādas kleitas, kuras nav lētas, un viņas ir foršā veiklā. Viņām ir tāds fasons, ka viņas var vilkt tur visu kaut kur un ilgus gadus. Tad tās man arī stāv skapī ilgi, un es viņas vairākas reizes arī velku. Jā, man tos 3 vajadzēja, tāpēc, ka es vādu tos kaut kādus pasākumus un kāzus, un es tā domāju, ja es pilnīgi visos bildēs kaut kur tomēr tiek ietagots un būšu vienā, vajag vismaz 3, un tad viņi tur kaut kā parotē, tad ir ļoti labi. Jā, Džeki vispār, tie, kas man ir apkārt, Džeki ļoti interesanti izvēlās drēbes. Es ceru, ka viņš nedusmosies, jo viņi var redzēt, piemēram, Aleksandrs Guzenko, komiķis, viņam, piemēram, viss ir visu laiku no Tommy Hilfiger. Okay. Tāpēc, ka viņam besi iepirkties,
Bet tas viņam tāds liekas, tas ir tāds brands, kurš ir normāls, viņš pie viņa pieredz, tad viņš vienkārši reizi kaut kādā gadā aiziet uz Tomija Hilfiger veikalu un sapēr kaut kādus 5 hūdijas, un mēs jau smējamies, ka tev čista nereklamē, jo viņš kādreiz atnāk uz kaut kādu uzstāšanos, viņam ir Hilfiger bikses hūdijas, arī zābak, man liekas, ir Hilfigeram jākāra. Viņš vienkārši liekas tāds, tā kā, jo viņam ir tie treniņi tērpi Hilfiger, kur arī tā kā, jo Hilfiger ir viena no tām firmām, kas liek to savu... Ko es vieglīgi saku to Haifel, es nezinu. Man liekas, Hilfiger vienkārši. Haifel. Nu labi, pofik. Nē. Es neesmu, Guzenko gan jau zinu pareizi izrunāt. Jā, pajautās viņam. Tad ir, protams, tie džeki, man patīk tā džeka taktika, tuvojas vasara, vajadzēs ļoti daudz tēkreklis, jau mainīs sasīt, un tad vienkārši tu zini H&M, ka tev dara L izmērs, tu ieti ar H&M tēkrekli no 5,99, un tu vienkārši paņem 9 dažādās krāsās, un tā kā šī būs man šī vasara, šīs krāsas ir. Jā, jums laikam tā nedara. Nē, es tā nedaru. Ja es kādreiz nopērku tēkraklu, tad es ļoti ar sevi lepojos, ka es nopirku kaut kādu jēdzīgu drēbi. Bet runājot par zīmola apģērbiem, man rīktīgi nepatīk zīmola apģērbi. Tikai, ja tie ir sporta zīmoli. Sporta zīmola dope, jā. Bet kaut kādi Tomija Hilfiger vai Guess vai kaut kā tādas. Tā laikam, es nezinu, tā ir kaut kāda tāda arī, man liekas, tāda. Tas nav stilīgi. Es nezinu, tas liekas, man besīt arī skatīties, kā izstās gan vienalga vīrietis, sievieti, viss, kas algā. Ir, man liekas, tie zīmoli, kuriem nav glītas drēbes, bet viņiem vienkārši ir milzīgs logo uz tām drēbēm. Guess ir tie, kas liek milzīgi logo. Jā. Tas pats, kuras nemāk izrunāt, acīm redzot, Tomijs, jā, un visi, un, jā, es atceros, manā jaunībā bija tie, visi gāja tusēties ar kaut kādiem tiem spīdīgiem Ed Hardy tēkrekliem, kas izstījās vienkārši... Jā, es biju aizvirsus par tiem krekliem. Un viņi bija tik daudz, jā. Lakostas botas, kur ir tas... Man bija Ed Hardy kaut kāds lakats. Tev bija? Jā, man bija tāds lakats kaut kāds tur ar tām rozēm un tām skeletgalvām un kaut kāds tur, jā. Tas bija kaut kāds vispār tas kaut kāds čoperistu, ne? Kaut kāds moču. Es nezinu, bet viņš vienu brīdi bija, bet tagad viņš nav vairs. Nē, tagad viņš nav redzēts. Es varu ierakstīt, kas ir Ed Hardy, vai tas ir čoperis. Ed Hardy 2025. Nē, es domāju, ka viņš ir beidzies vismaz, jā. Tā Ed Hardy, Ed is American. Tas ir no kaut kāda tattoo artista. Ok, jā, makes sense. Okay. Bet ir jau arī, protams, forši zināt par tiem sakarīgajiem brendiem, jo viņiem vienkārši ir kaut kādas tur ikoniskās tās drēbes. Es zinu, ka mans brālis, viņš kaut kā pārzina. Viņš iet uz humpalām, viņš tur saka, es tur nopirku tur tādas firmas kreklastam, un vispār tas neko neizsaka. Viņš maksā ritīgi dārgi īstenībā, bet viņš tur humpalās atrada. Mēs runājam par viesuli, vai ne? Jā, mēs runājam par viesuli. Un jā, viņš man liekas, šādi jaunieši auditorija. Jā. Viņam starp citu ir tikai melnas drēbes. Pa lielam. Ja tā padomāt, jā. Viņš man to pirms pāris dienām teica, ka viņš saprata, ka viņam tikai melnas drēbes. Bet man liekas, tā ir ļoti daudz puišiem. Jā. Arī meitenēm. Jā. Puiši ļoti bieži ir kā tā marka Rotko glezna. Es pats dažreiz, es šodien uzvilku šito, jo es iepriekšējā bija pilnīgi melns. Jo man liekas, es dažreiz... Kura glezna? Man liekas, Rotko ir tā glezna, kur ir kaut kādi 70 vienkārši melns kvadrāti, kur ir 70 daži, jo es arī dažreiz esmu, man ir kaut kā melns botas, mazliet savādāk melns bikses. Un tad tas ir tā palete ir, jā? Jā, es īsumā tad vienkārši jūtos kā mākslas. Es savu tā mierinu, jā. Es tev ļoti labi saprotu. Es arī dažreiz tādā veidā lieku justies tā kā mākslas darbam, jā. Es tieši šodien arī nācu. Man kaut kur visur kaut kāds zilumiņš ir kaut kāds. Jā, tas ir māksla. Kas man vienīgais par drēbēm, kas man ir tāds, kuras tu pieminēji sporta brands, man kā bērnībā bija tā, ka basītī, kad jūs bijāt sīki spēlēt, bija diezgan svarīgi, ka krūts bots, basīšu bots, kam tur ir kobis, kam ir tāds. Man nebija tā, ka man nebija super nabadzīga ģimene vai kaut kas tāds, visi forši strādīga ģimene un tā, bet mēs nebijām tā kā super turīgi. Man vienkārši nopirkt tāds bots, kurās jūtos ērti un kurus tajā brīdī bija atlaid, bet ka basīšu bots. Yeah. Un tad, man liekas, tas, kas man tagad ir mazliet palicis, es savā amatieru basītī spēlēju, es katru gadu, katru sezonu,
Es aizēju nopērts kaut kādas jaunas basīšu botas, lai man ir katru gadu tāds svētku sajūta. Es tur izvēlos kaut kādas tādas, kuras tas izmaksā diezgan dārgas, bet es tagad gribu katru gadu jaunas botas, īpaši tādas labas sporta botas, man liekas, tas ir tāds nopietns foršs tāds pašmīlestības ieguldījums. Jā, es to tādu, ka septembrī atsākās tā amatieru sezona, tad es sev tā kā uzdāvinu, un lai man vienmēr būtu jādara, es vasarā sāku ar iepriekšējās sezonas basīšu botām iet streetbolā ārā spēlēt, tad viņš tur tā kā novelkājās, un tas ir tāds mans, es vienmēr nopērku tāds dārgāks nekā Jā. Tā ir man. Vispār drēbes ir arī ļoti dārgas. Dīrs, jā. Tad tur arī tā problēma. Tāpēc man ir 1000 drēbes. Tāpēc 10,000. Jā, 10,000 drēbes ļoti loģiski. Bet es arī abrīnoju. Labi, tev ir jāiet uz kaut kādiem diezgan daudz, pirmizrādes vai ne? Tad noteikti ir kaut kāda. Vai pēc pirmizrādēm nav tur jāvēl? Nē, ir var kaut ko parasti jau centies tā kā sapucēties, bet es tā... Nē, es tādas baigās tur kaut kādas baigās kleitas ļoti reti, kad pērku. Parasti tās pašas ir kaut kādā, neteiksim, ka second hand shopā, bet kaut kādā outletā. Okay. Bet tu nav tā, ka tu jau mēnesi pirms pirmizrādes domā, būs pirmizrāde, un būs arī pirmizrādes tās bankets. Es domāju, ka tā kā būs tas bankets un ko es vilkšu. Es tā kā piedomāju par to. Īpaši, ja man ir tā svinīguma sajūta, un parasti jau viņi arī ir. Jā, bet ko es gribēju teikt? Neatceros. Jā, tas nekās. Ja tu atceries, tad droši atceries. Tā, 3, 2, 1. Es uz Lielo Kristapu gan pasūtīju. Tas jau tāds, kur presē. Jā, bija nominācija. Un, tā kā, you never know, kā varbūt tā ir vienīgā reize. Un tāpēc ļoti gribējās labi izstīties. Un man bija ļoti forša kleita no asas. Paskatieties Lielā Kristapa kaut kādās bildēs. Jā, un ļoti daudz arī filmēja. Sēdēja vienā no pirmajām rindām. Jo tu biji nominēta. Jā. Par lomu daudzsēriju mākslas filmā Asistenti. Jā. Es esmu redzējis. Ja jūs neesat redzējuši, tad televīzijā vēl es varu redzēt. Visi tā nostīs, visi tā kā domā, pastīsimies, par ko tur tā nominācija bija. Nē, bet viņi bija cool. Viņi bija cool. Nē, bija cool. Es tiešām priecājos par to nomināciju ļoti. Tāpēc, jā. Kas pagad, tas bija tā kā... Nē, bet bija cool. Kas dabūja to balvu? No Marijas Klusuma. Galvenā aktrise. Pagaid, tā ir Latvija? Nē. Viņa ir... Krieviete Latvijā dzīvojoša, strādā Latvijā. Okay. Jā. Labi. Es zinu, ko gribēju par šām drēbēm, bet tev ir arī tas, ka, ja tu to tēmu pieteici, man 10,000 drēbes, man nav ko vilkt mugurā. Tev ir tas tā kā arī tas ir stereotips, bet tā arī notiek tā taizīšanās, un tad tu pārtaisies, un tad tu nezini, ko vilkt. Tad vienā brīdī ir tas, ka tu bļauj vīnam, es neiešu uz to pasākumu, jo man nekas nav. Bet viss skapis ir aizbāzts ar tādām drēbēm. Jā, un tad līdzīgas situācijas ir. Nav tā, ka es tur šausmīgi raudu un pārdzīvoju, un tur saku, ka es neiešu uz pasākumu, bet jā, ir tā, ka vīrs saka, mums jādodās, vai arī viņš man jau laicīgi saka, tā kā lūdzu izdomā, ko tu vilksti. Jā, un tad tas tiešām ir grūti. Tāpēc, jo mums arī meitenēm ļoti mainās tas, kā mēs jūtamies par sevi, kā kurā dienā. Kas man patīk šodien, kā man izstāsta. Varbūt šodien man ir tur resnas rokas, vai šodien man ir resnas vēders. Tu tā jūties, vai tās rokas paliek rās? Es nezinu. Kurš to zina? Es nezinu, bet tā liekas. un tad ir atkal tādas dienas, kad tu jūties vienkārši tik nice, un tu vari uzvilkt tur vienkārši jebkādas džinsas un vienalga kādu kreklu un sasiet matu sastē un justies vislabāk nekā jebkurās krūtākajā kleitā. Es par tām rasnām rokām paliku. Tiešām, jā, tā ir problēma. Liekas, ka ir rasnas rokas, jā. Kas ir tavs, ko tu uzskati, labi, tu pieminēji to Lielā Kristapa, the best pirkums, tagad tāds, kas to stāv skāpī, šitos nereāli labi nopirku. Jā, to es labi nopirku. Tas ir par to, bet tas ir arī labākais, tu uzskati? No tādām izējamajām kleitām, jā, tas ir labākais. Tas ir labākais. Viņai ir ļoti forša krāsa, viņai ir labs piegriezums, viņa ir interesanta, viņa ir tāda neatkārtojama. Es tādu kleitu neesmu redzējis, viņa ir arī vienkārša.
Man viņa labi izskatās. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā kā ļoti svarīgi, īpaši sūtot arī drēbes. Man arī labāk patīk, tomēr, ja zinu, ka tiešām būs kāds pasākums pasūtīt, jo staigāt pa veikaliem tas ir tik nogurdinoši. Un mērīt visu. Jā. Bet ir jāprot kaut kā, un es kaut kā notrāpīju ar šo, ka es kaut kā tā skatījos, kā man apmēram tur apkārt mēra rakstīts, tad tu pats sev mēri domā, vai man derēs. Kas ar rokām notiks turklāt tajā Kristaba dienā? Jā, kas ar rokām būs un kur man stāvēs tā lence. Kā viņa optiski ietekmēs to, kā tā roka izskatās. Jā, tur viss notiek. Noslēdzot šo apģērbu tēmu, jo savādāk man būs jāiet šodien dzert alu, es nezinu. Jā, dabūt pietiek. Bet pēdējais, neinteresē tur ārzemes slavenības. Tev ir, liekas, Latvijā tāda sabiedrībā zināms cilvēks, kas bieži kaut kur parādās, ka tev vienmēr liekas, kā viņai vienmēr sanāk, kāpēc viņa vienmēr ir tik labi saģērbusies. Nu, ka tu kaut kāda, kas tev liekas tā kā ikoniski, šitā vienmēr ir. Nav daudz tādu cilvēku, bet man, piemēram, šķiet, ka Nansija Garkalne, viņa tiešām vienmēr izskatās labi. Viņai ir pārdomāts. Viņai ir pārdomāts, viņai ir savs stils. Teiksim, es tā neģērbtos, es ticamāk, es vienkārši nemācātu arī tā saģērbties, un man arī tas nepiestāvētu. Es nejustos labi, bet viņai ļoti labi piestāv, un es tiešām tā kā, cienu to, kaut kā arī apbrīnoju, ka tā kā var to, un arī, ka var iznest. Jo jāprot iznest, teiksim, ka tu esi tāds modes cilvēks. Bet tas ir viņas darbs kaut kādā ziņā. Darbs, un arī viņai patīk, un viņai piestāvs kaut kā viņas dabā. Es tagad atceros kaut kāds pasākums, kur viņi kaut kā vienmēr kaut kā izceļās un ir kaut kādā rādumā. Jā, un teātrī atkal Māja Doveika arī izskatās kaut kā vienmēr tā. Tu ieraugi viņu un tā, tur šitā ir izdomāts. Kaut kā tur arī ar tām krāsiņām viņi vienmēr kaut ko tādu ļoti interesantu. Viņai arī tas tās hobijs. Hobiji? Jā. No džekiem Latvijas, kas ir tāds Latvijas vīriešu stila ikona? Stila ikona Viesuls. Tikai vēl. Bet starp citu, ja es īstenībā tā domāju, nevis Viesuls, bet ja mēs, es nesaku, ka tas ir kaut kāds tur izcils kā ģerbjās, bet gadiem ieturēts stils ir reperim Ansim. Viņš ir izkopis savu izskatu ar to, kā kā var teikt, ka viņš pat ir iegājies. Es atceros, es vienreiz esam sīkiem, kaut kur tur ātri steidzoties. Tur, nepareizi uzliec cepuru, un kāds ierauga, kad ir nepareizi uzliek cepuru. Tā kā Ansis. Viņš ir iegājis. Viena bilde. Mēs bijām ciemos pie draugiem, kaut ko tur spēlējām, galda spēles, tusējām līdz ālā naktī. Un mēs uztaisījām tā kā 4 selfiju, un mans vīrs izstījās pilnīgi pēc Anša. Tāpēc, ka viņam bija tā cepurīta, un tas bija tik smieklīgi. Tas viņam ir kaut kāds viņa ikoniskais. Viņi redzēja, tur tā cepura, parasti saules brilles, kaut kas arī tajās visās drēbēs. Viņš ir kaut kādu izkopis. Zini, kurš man liekas tagad cenšas būt nereāli modīgs, un kā viņam arī sanāk, un man arī jāatgriežas pie tavu brāļu kolēģiem, bet vismaz uz skatuves tērpiem. Man liekas, pēdējā laikā ļoti pārdomāts ir reperis Fiņķis arī. Viņš arī tur tagad vienmēr kaut kas ir izdomāts. Jā, tā ir. Reperi vispār. Fiņķis arī ļoti stilīgs. Kādu vecē jau vienkārši kaut ko uzvalkos. Vīrietis jau, viņš uzvalk labi uzvalk, viņš dopi izskatās. Es arī, es tā kā baigi arī tam nepievēršu uzmanību, godīgi sakot. Varbūt arī tāpēc es neesmu tāds modes cilvēks, jo es tā. Tev tikai 10 000, jā. Jā. Tu neesi modes cilvēks, bet... Jā, es esmu lupatu tante. Lupatu, ok. Labi. Nē. Nē, es lupatu tante. Nē. Bet ir... Es tagad domāju, bet ir, man liekas, tas, kas mainās, paliek aizvien vairāk vīrieši, kuriem, man liekas, arī ir 10 000 apģērbu un nav no kā tā ir. Man liekas, arī paliek aizvien vairāk arī sievietes, kurām... ir tie Tommy Hilfiger. Jā, tā ir. Man liekas, uz abām pusēm viss kaut kas tāds. Tā ir. Tas nav no dzimuma atkarīgs. Protams, ka gan jau, ka vairāk tās ir dāmas. Jā. Tā ir tāda, nezinu, sievišķīga. Varbūt skaitās vienkārši sievišķīga lieta tur tā. Ja mums tās rokas kā citācija. Bet... arī noteikti ir vīrieši, kuriem tā... Bet tagad man izleca un es... Karoči, pēdējais man Instagramā, man liekas, es pieļāvu kļūdu, es uzspiedu uz tā, jo man izlaic kaut kāds stories,
Un tagad man ļoti daudz Instagramā tiek reklamēts kaut kāds tēkrakli vīriešiem, kas izceļ pareizās vīriešu lietas. Tā kā, ja tev ir kā viņi bija... Pareizās vīriešu lietas? Nu, nē, tā kā... Kas ir pareizās vīriešu lietas? Ja tu esi, kad viņi izcels, ja tev ir biceps, bet vēders, tad viņi kaut kā tur izcels tavu biceps, bet noslēps to, ka tev ir vēders. Tas kaut kāds universālais krekls, tā kā, kurš vienkārši pielāgojas, tā kā kaut kāds pilonis galvā. Un reklāmā tas vīrietis, kas to reklamē, viņš teica, it's like man, push a bra for man. Tas tā kā ir kaut kas, es nezinu, nepasūtīja. Nepasūt, nepēc. Nē, es nepēc, izskatījās pēc skēmjām, bet tas arī tā. Nepatīk push up krūšturi. Nepatīk? Nē. Tagad jau man liekas populāri vispār bez krūsturiem augt. Tas ir. Arī, bet tas arī man nepatīk. Arī nē? Jā. Vasarā arī? Nē, tāpēc, ka, zini, atkarībā kāds ir apģērbs. Ja tā kā ir tāds, kas labi apslēp, tad jā, bet mēs bijām aizbraukuši uz Portugāli pagājušajā vasarā. Un, tas tā, jā. Nu jā, un vienkārši tā kā, es domāju, forši varēšu staigāt bez krūštur, tur kā vasara, tur un tā, un vēl tos topiņus, un tā kā, un vienā brīdī sāc tā kā pamanīt, ka nereāli skatās uz krūtīm garām ejot. Un tā kā pats sāc justies pliks. Jā, ok. Un tas tā, nezinu, kaut kā tā nepatīkami. Jā, es saprotu. Un tad tu saproti, ka, viņus visiem, jā. Labi, aizjām uz nākamo, iemauksim tad to smago tēmu pa vīdiņu. Jā. Bet mēģinam runāt viegli arī par to tēmu. Jā, labi. Jā, vai arī tu neraudās? Nē. Tātad tēma. Elizabetes iesildītā pašizaugsme, pārmaiņas, sevis pieņemšana. Jā. Es sākšu ar to, ievadīšu. Kāpēc tev šī tēma šobrīd ir aktuāla, vai tas ir tāds... Nē, tā ir tā kā, tā man vienmēr ir aktuāla tēma. Jā. Tā ir, es teiktu, tā kā tāda, dzīves svarīgākā lieta. Laikam tā ir. Jo, vienkārši man laika ejot, tā kā arvien vairāk mācies tur sevi iepazīt, un es arī diezgan ilgi eju psihoterapijā jau pāris gadus, un kopš es to daru, es jūtos vienkārši daudz labāk. Jo kaut kad ap 20 gadu vecumu man sākās kaut kāda tāda līdz tam sev neraksturīga tāda nomāktība un sevis tāda nicināšana un kaut kāds tāda trauksme liela un nespēja savākties un zini, tā kā pieaudz no vienas puses tev jāpieaug, bet tu vēl esi bērns un tad tu sāc dzīvot to pieaugušo dzīvi un ir visas tās ballītes un attiecības un viss tā kā tevi ietekmē, bet tu vēl kaut kā neesi iemācījies to, ka viss tevi ietekmē. Jā. Un kad arī no tad tu jūties pie tā kā vainīgs un jūties tā kā nērts. Zini, ko man liekas vēl tā grūtā lieta pieņemt, ka tev arī pašam, kad tu biji pat tiešām bērns un tev sanāca kaut kādi, nezinu, kaut kādās problēmās iekūlies un tas. Un tev jau vienmēr zināja, ka beigās jau tas būs jāatrisina tiem vecākiem vai kaut kam tādam, kas un tad beigās tev jau pašam viss ir, tagad. It kā jā, vai arī, jā, es nezinu, man nebija tā, ka es baigi iekūlos kaut kad, es pat iekūlos visādos sūdos arī, kad es biju jaunāka un vecāki nebija tā, ka viņi tur visu manā vietā atrisināja. Tā gluži arī nebija. Bet es kaut kā, kad biju mazāk, es kaut kā ļoti viegli visu uztvēru. Es biju tāda stipra. Es biju tāds stiprs bērns. Man bija tāds sajūta. Tā kā arī ļoti emocionāli. Es biju tāds stiprs bērns. Man bija tāds sajūta. Jā, man bija tāds, tā kā tur tāds mikslis, ka tā kā gan ļoti emocionāli, bet es laikam kaut kā spēju baigi tās emocijas varbūt apspiest, vai es nezinu. Un tad pēc tam vienkārši kaut kādā brīdī tā tava, respektīvi viss, ar ko tu dzīvēsi neapmierināts, ko tu neesi kaut kādā veidā atrisinājis, vai ko tu nav izdarījuši tava vecāka audzināšanā, vai kaut kādas tādas nianses, viņas vienā brīdī tā kā sāk ar joni nākt ārā tavā apziņā un sajūtās. Un ja tu nesāc par to domāt un mainīties un kaut kā sevi analizēt, nevajag arī pāranalizēties. Tā ir tāda dzīves mākslas lieta vispār. Tev tagad... Man tu pieminēji sākumā to, bet man liekas, ka es tagad esmu pārunājis ar vēl vecākiem cilvēkiem. Es sapratu, tas vispār ir mīts.
par to pieaugšanu. Mēs vienkārši, es esmu pieaugušo pienākumi. Tā kā, ka tev tur ir jāpelna nauda, jārūpējas par bērnu un tā, bet es tā arī vēl joprojām neesmu līdz galam sagaidījis to brīdi, bet es tagad esmu tas pieaugšais, es tāpat jūtos vēl joprojām kā. Un tad es esmu runājis arī ar cilvēkiem, kam ir 40, un tik daudz saka, tu īsti laikam nepienāk, jo, zini, ka tu biji sīks, tu skaties uz pieaugšiem, tā kā, wow, viņš ir pieaugšais, viņš visu saprot, nē, viņš tāds pats, kaut ko bišķi vairāk viņš saprot, jo ir lielāka pieredze, bet viņi tāpat tās ir apjukuši bērnišķīgi. Jā. Un tad es grūzījos par to, ka es tā kā nesagaidīju to, ka es būšu tāds pieaudzis, bet tad sapratu, ka laikam jau daudz nesagaidu, un tā tu vienkārši visu laiku esi mazliet apjutis pa dzīvi. Un es arī saprotu īstenībā to, ka tie pieaugušie, kuri ir visforšākie pieaugušie, viņi patiesībā nav nemaz tik pieauguši. Jā. Viņi ir īstenībā tādi forši bērni. Un tie atkal, kas man liekas, un tas arī ir kaut kādiem atgriežoties pie tiem, kas tur arī, kas tur pa teātru runā, ka es tur pa visu gribu izmainīt, tur kaut kādu domāšanu un tā. Un, man liekas, arī tie, kas visvairāk stāsta to, cik viņi pieauguši, viņi visi saprot, un visi te, man liekas, tie ir vislielākie dirsēji. Viņiem īstenībā, ņifigā tā nav, tā ir vienkārši tāds, viņi izdomāja, kad viņi spēlē pieaugušajos. Jā, gribās jau arī justies, gribās jau kaut kādā brīdī sajusties, ka tā kā nav godis, tā kā man sanāk, es varu, jā. Jo, es atceros, tagad jau tas ir nomierinājis, bet sākumā, kad man bija sīkais, vēl joprojām, es jau darīju visu, tur, nezinu, mainu viņam pampers, viņu staigāties, viņš paliek lielāks, ar viņu spēlēties, bet tā badās ik pa brīdim, es viņu skatos, un man tāds, nopietni man ir bērni. Es pat nevaru. Tā kā īsti arī līdz galam iztēloties. Tas nepazūd. Un man likās, ka labi, viņš tad paliks lielāks, bet man tagad arī, viņš jau ir, tagad vienkārši man sāk palikt rīktīgi fani darīt ar viņu tās lietas, jo viņš paliek lielāks, un jo tur iet pārdīt bumbu, bet tāpatās es ik pa brīdim tā kaut ko skatos viņu, un tā iepauzēju, tāds, fuck. Es esmu tētis. Jā, es arī domāju, teiksim, kas mani, viena no lietām, kas mani tā kā visvairāk tā vienu dienu tā lightning straikoja iespēja kā ar zibeni, prātā, ka es sapratu, ka es kādam, kad es būšu mamma, es kādam būšu tas, kas mana mamma ir man. Vai ne? Un mana mamma ir tā kā, man liekas, ka viņa var visu. Tā kā viņa ir tik superīga mamma. Un viņai nav tur nekāda baigākā karjera, vai tur kaut kādas, viņa it kā parasta sieviete, bet viņa ir tik forša, viņa ir mamma, un tas ir, man liekas, būt vecākam, tā ir tāda dzīves lielais foršais uzdevums, un tāds grūts arī ļoti noteikti. Man bija tāds, kad es sapratu, ka, tad man vēl bija salīdzinoši tā līdz bērnam, bet es sapratu, ka man mamma ir super, jo, zini, tu jau no bērnības neatceries, kā tu tur mamma tur audzināja, jo, kad tu biji maziņš, tās tieši, ka tu biji pavisam maziņš. Tad es atceros, ka man bija maza māsīca, viņa bija tāda zīdaiņa vecumā. Mēs tur esam laukos, un viņas vecāki ir aizgājuši uz pirti, un tad ir teiks, viņi sāk raudāt, tad man māma tā kā bija augšā. Piestīs, tā māsīca sāk raudāt. Cik viņai bija? Māsīca? Jā. Nē, viņa bija riktīgi tā kā sīka. Zīdainīca. Jā, tur pusgads, okay. Nezinu, varbūt, jā. Es tagad precīzi. Bet tā, ka draud vēl naktīs un mostās. Un tad es kaut kā man perfekti ir palicis atmiņā. Es atceros, ka mamma tā meitene sāk riktīgi raudāt un kaut kas traks, un es tur biju vistuvāk izstāvājis, nezināju, ko darīt. Tad vienkārši ieskrēja man māma, viņa tik profesionāli, paņēma tur kaut kādu pudlī, tas tur kā iemedzināt, tas, un es tā skatījos, wow, un es šo atceros, un tad man ir dažreiz tagad, un es tā domāju, ko es vispār viņai stāstu, jo mēs esam 3 bērnu ģimene, un es kaut ko, jāatstāju dēls pie mammas, un tad es kādreiz sākumā, mamma, un ja viņam gribās darīt to, tad podi, un ja viņam vajag tur nolikt biksi, un tad tā, un ja vajag tur to ēdienu, un es jau to stāstu, tad atceros to mamma, ko es tev stāstu. Viņa arī apmēram, kad es viņai dotos pa viņu. Jā, es gan jau, ka gatis. Bet ko es gribēju teikt par to, kas man vienīgais tajā tēmā nepatīk, man liekas, ka tu tur var piekrist vai nepiekrist vārds pašizaugsme. Jā. Kas ir tāda svarīga lieta, ka visu laiku
man tas, ka mūsdienās ir viss pilns ar pašizmauksmes treneriem, palīgiem, man tas to vārdu ir tik ļoti sabojājis. Tas vārds ir, jā, ļoti... Ne, nu, no vienas puses, ja tas nebūtu tik populāri un visur nebūtu informācija par to, varbūt mēs arī par to tik daudz, vienkārši nezinātu. Un tas mums kaut kādā ziņā nāk par labu, ka tas kļūst tik populāri, tā informācija par to, kā sev palīdzēt, kļūst arvien pieejamāka, un tas ir forši, bet, pašizaugsme, tas vārds kaut kā sevī varbūt ietver to, ka it kā būs kaut kāds tur rezultāts, vai ka būs kaut kāds tur, ka tu tagad esi tur nepieaudzis, un tev ir jāizaug, es saprotu, kas tev nepatīk. Nē, man liekas, nepatīk laikam tas, ka cilvēki par šo vairāk domā, kas ir labi. Nevajag tur visu dzīvi tik kādā labā darbā, un tad vispār tur neattīstīties, un tu tur var nostrādāt 40 gadus, un pēc tam pensijās tas, es 40 gadus nostrādāju vienu un to pašu katru dienu, un es esmu baigi krūtais, bet, ka vajag tieši arī jebkurā darbā var attīstīties, mainīties. Bet tas, ka cilvēki ir uz to pašu izaugsmu, tik daudz tas ir sākts izmantot, un tad visādi tie fake tas ir kaitinoši. Tad tie visi pašpasludinātie garīgās attīstīšanās, visādi koči un tas, Tur tad bieži var redzēt, ka tiem kočiem pašiem, vai jums ir čīsti vajag terapeiti. Sorry, bet, lai viņi man piedod, es ceru, ka nestāstu, bet es nekad nesūtītu savu bērnu ne elpot, ne dziedāt pie Lienas Šomasas, jo es skatos tos viņas TikToks, un tu saproti, ka viņai tur pašai vajag, man liekas, visas palīdzības, un tad es domāju, ir cilvēki, kas tur iedotos. Bet sorry, tos TikTokos var redzēt, bet viņa... Viņa ir izlasījusi, ko tur, nezinu, vienu Hofa elpošanas vai ko tur grāmatu. Viņai ir atvēries. Viņa bija atnāks uz vienu interviju ar kaut kādu random akmeni līdzi, un viņa teica, ka tur ir visa enerģija. Bet ir kaut kādi cilvēki, kas sūta gan sevi, gan, man liekas, savus bērnus pie viņas. Ir, ļoti daudz cilvēku, kuri riktīgi aizraujās ar visu to, un kuriem patīk. Viņam liekas forši, ka tāds garīgi atvērts cilvēks ar zināšanām tagad varēs manu bērnu arī audzināt. Un, man liekas, ka tur arī vajadzētu to varētu, ka ar likumu vajadzētu aizliegt to darīt cilvēkiem. Zini, tas tāpatās kā ar fitness treneri. Ja tev ir kaut kāds fitness treneris, kurš nav kaut kāds izglītots fitness treneris, kam nav kaut kāds diploms, viņš var vienkārši tevi, tur čoms, es pats esmu uzskačājis, es tev varu uzskačāšu. Viņš visticamāk var tev sabojāt visu, jo viņš nezina, kā citam trenēties, un tur viņš tev kaut ko nepareizi liks darīt, un tāpēc visiem treneriem, kas prasa naudu par to, kā viņi tev liek cilāt svarus pareizi, viņiem ir jābūt certifikātam, viņiem ir jāzina. Man liekas, ka laikam, ka tā vajadzētu arī šīm pašizaugsmes lietām un visu garīgo, nevis savdā kaut kāda, es te izlasīju divas grāmatas. Jā, tā ir. Bet arī, to ir tik grūti izkontrolēt. Bet tiešām, es vienkārši domāju, tu taču vari, teiksim, tu atved savu bērnu pie manis uz nodarbību un atstāji viņu tur. Tu nezini, ko es viņam stāstu. Nē, bet mēs nezinām arī, vai tā Liena Šomasa, vai viņa ir tā kā... Būs viņa ģeniāli. Varbūt viņa tiešām ir patiesībā sakarīgs, labsirdīgs cilvēks, kas ir numur viens svarīgākā lieta. Es domāju, ka viņi ir labvēlīgs un labsirdīgs. Es domāju, ka tur viss ir kārtībā. Un ja viņa tā kā nestāsta kaut kādu, kamēr nesāk tur borēt kaut kādu sektantismu, es domāju... Nē, bet man liekas, arī ar vecākiem jau arī jāprot. Man liekas, tas, ko var izkontrolēt, tas jau nav tikai par bērniem, tas arī par pieaugušiem. Man liekas, tas, ko var izkontrolēt, ir tas, vai tu drīksti, Elizabete, prasīt cilvēkiem naudu un mācīt viņiem attiecības. Bet viņa jau ir dziedāšanas skolotāja. Viņa pati ir dziedātāja. Nē, dziedāšanas skolotāja, jā. Un dziedāšana ļoti saistīta ar elpu. Es tagad, tu skaties uz Lienu Šomasu. Es jau tagad viņu aizstāju, jā. Lienu. Nevajadzēja sākt viņu analizēt. Jā. Lūdzu, neanalizēt Lienu Šomasu. Jā, tas ir never ending story. Kā tu nodarbojies visvairāk ar sevis, kā tu attīsti savu pašizaugsmi? Okay. Es tā domāju, labi, teātrī kaut kā nav tā, ka... Man liekas, teātris ir tāda laba lieta, kur visu laiku turpināt augt un attīstīties, jo jums ir tāds, man liekas, ka jums kaut kāda loma dēļ, tur tomēr ir kaut kāds jālasa, vēl kaut kāds visu laiku kaut kas jauns jāņem, vai tā nav? Nē, ir tā, ka tu drīzāk ielien kaut kādā
Es atvainojos čerņā kaut kādā tumšā zonā, tāpēc, ka tev ir jāspēlē kaut kāda loma. Un tad tu centies vienkārši no viņas tikt ārā. Okay. Un centies saprast, kur tu esi ielīdzis. Tad aktieru profesija nav tāda, kas visu laiku tev palīdz pašam augt kā cilvēkam. Nē, nu kaut kādā ziņā uz to var pastīties arī tā, kad palīdz augt kā cilvēkam, ka tu esi iekļuvis ne savā depresijā. Un tev ir jātiek no viņas ārā, tu kā kaut ko iemācies. Bet es vispār esmu domājis, kā, cik daudz veselāk es būtu mentāli, ja es nebūtu aizgājis mācīties to. To sāka tik daudz aktieru. Jā. Bet, zini, ir fun. Bet man liekas, tās ir tik daudz profesijas, kur tu būtu tik daudz. Jā, tā ir, tā ir. Man liekas, es domāju, ka arī ļoti daudz ārsti arī varētu, man liekas, nebūt visi mentāli veseli. Jā. Tur, man liekas, tas, ka visi saka, jā, bet viņi jau uz to skatās kā vienkārši darbu, viņiem vienalga tur nomirst, un tad es esmu dzirdējis, kādu viņiem arī te joki par to visu. Man liekas, ka tur arī nav viss līdz galam fine. Jā, nu, tā. Tur ir ļoti daudz, domāju, aizsardzības mehānismu visādi. Nu, jā. Bet ko es ikdienā, ko es tā daru, tās ir tādas tā kā gadiem apgūtas iekšējas lietas, kā tu ar sevi runā, ko tu dari brīdī, kad tu jūti, ka tu esi satraucies. Vai tas satraukums par to problēmu ir īsts vai nav īsts, vai tā ir trauma, vai nē, vai cik ilgi viņa ilgst, vai tur satraucies par to vienu dienu. Vai... Tagad es zinu, ka palielam man satrauc tās pašas lietas, kas agrāk, bet vienkārši tagad es vairāk zinu, ko ar viņām darīt. Tā kā es saprotu, nav panikas. Tas visticamāk ir pilnīgākais sīkums. Centies vienkārši dot sev laiku, un tas pāries. Un parasti tas pāriet. Dienas 2 laikā tas pāriet. Ja tu izej ārā pastaigāties, ja tu labi paēdi, ja tu izgulies, ja tu esi kopā ar cilvēkiem, kurus tu mīli, kuriem tu uzticies. Tu neesi attiecībās ar cilvēkiem, kuri ir toksiski tev, kuri tev izmanto. Kur to trauksmi vairāk rāda. Jā, kuri rāda tev trauksmi. Jā. Tā kā arī man kādreiz likās, ka ir jābūt draugiem ar visiem. Ka visiem ir jābūt labākiem draugiem. Man visiem ir jāpatīk. Un tas šausmīgi pat, tā kā tas nav iespējams. Jā. Un tad tu saproti, tā kā palielam par tik ļoti daudzām lietām vienalga. Jā, un tas ir tas, ar ko es, un tas tev tēmā pēdējais pēc teikuma bija tā sevis pieņemšana. Tas ir tas, uz ko es vēl eju un cīnos, bet paliek mazliet labāk. Ik pa brīdim ir tādi iekritieni. Pirmkārt, jā, es ar man liekas ļoti daudz satraucos un kaut ko gruzījos par lietām un mēģināju kaut kā, par kurām nevajag. Teikt kaut kā, bet, jā, man arī bija problēma to, ka ir jāpatīk kā visiem. Jā. Ir jābūt, tā kā pat draugam, tur ir jābūt. Un vēl man bija, un tagad viņi paliek daudz mazāk, man bija arī, un kas man liekas arī sabojā kaut kādas attiecības ar cilvēkiem, kā tos, fear of missing out, man likās, ja ir kaut kāds pasākums, un es uz viņu esmu pasaukts, tad man tur ir jābūt, ja es tur nebūšu, un ka tas būs, taču, ja es tur būšu, tad tas būs tik svarīgi, bet katru reizi tu aizies to pasākumu, un saprot, es te čisti varēju nebūt, bet, jā, jā. Jā, tā ir arī varbūt kaut kāda tāda jaunības lieta, ka tev liekas, ka neskas tur būs kaut kāda iespēja, vai es tur varēšu iepazīties ar kaut kādu baigot cilvēku. Vai, Arī tas, jā, es nodibināšu tur, bet īsmā jau parasti tur vienkārši vajag izdzer kaut šotu saliņu, un, ja tas ir kaut kāds tur, nezinu, whatever. Jā, man liekas, kas, un es pašizaugsmē ir svarīgi, cilvēkiem, man liekas, tā problēma ir, ka mēs arī baigi sevi nopietni uztveram. Kad cilvēkiem dažreiz jāatcerās, ka daudzās dzīves situācijās, ja mēs tā arī teātrā vai kino, mēs nevienmēr esam pirmā plāna loma. Vienkārši jāatcerās, ka arī... Reāli tik daudziem cilvēkiem par tevi ir pilnīgi vienalga. Jā, lielākai daļai. Jā, absolūti lielākai daļai. Bet, skaties, un tev neliekas, ka tā ir tā problēma arī mentāli tavai profesijai kaut kādā ziņā manai, noteikti. Kad viņas rāda to fake iespēju, kad es esmu svarīgs, jo tie cilvēki te nāca, aplaudēja. Jā. Un tad skaties kaut kādās kritikās vai atsauksmēs, kur ir mans vārds, ko viņš par mani ir pateicis. Jā. Un tik šausmīgi svarīgi tas ir. Tās profesijas, viņas, to... Jā, bet tā kā lielākā daļa, un lielai daļai arī tu esi... tāpēc, kā mēs runājam par kādu, kurš ir loks, kaut kādā kompānijā. Kādam Ben nepatīk. Kādam Elizabete ir loks, daudziem Rudolfs ir loks, tur vienalga. Iedomājies arī kādam tev liekas, ka tu esi tikko svarīgi nospēlējis, nereāli labi atdevis, kā tu saki, visu enerģiju.
Bet iedomājieties, ka mājās visticamāk ir kaut kādas pārnē, kas tajā izrādē spēlēja. Tur bija Doveika, tad tur bija tā kaut kāda viena, kaut kāda jaunā. Tu visticamāk kaut kur paliec vienkārši kaut kāda jauna. Jā. Un vienkārši jāatcerās, ka, man liekas, mēs daudz kur esam. Tā ir, to variantu ir tik daudz, tāpēc kaut kādā ziņā tas ir tā kā drosmīgi nodarboties. Tāpēc tik daudziem cilvēkiem ir tas stage fright, bailes no lampu drudzes, un viss kaut kas tāds, jo, tas pakļauj sevi tā kā kaut kādai vērtēšanai, apskatai. Tu esi tā kā ar topiņu bez krūša tur Portugālē. Jā? Tu teici, ka tu jūties kailu, un es esmu dzirdējis, ka tu sāka, kad uz skatuves cilvēks ar atkailinās. Jā, uz skatuves atkailināt, tas ir daudz vieglāk nekā uz ielas, bez krūša tur, jā. Uz skatuves esmu bijis pilnīgi kailu uz skatuves. Nacionālā teātrī? Jā. Kas pa izrādes tagad domā? Komūna. Mēs tur bijām pliki. Bija ainas, kur visi bija, kur pilnīgi pliki. Karēļins arī bija pilnīgi pliks, un es netiku to izrādīt. Kurš? Karēļins arī bija pilnīgi pliks. Nē, Karēļins nebija. Diemžēl, nē. Tad es, bet komu? Tu neko nenokavēji. Neko nenokavēji. Jā, bet, jā, es nezinu. Tev liekas, ka tagad tu esi pieaudzis cilvēks, jā, tev tā? Vai tu vēl arī... Es neticu vairs pieaugušiem. Tu arī netici, jā? Tad mēs esam te vienā kuģī. Bet tu esi sev pieņēmusi, vai tu arī ar to tam netici, ka līdz galam? Nē. Es tā kā katru dienu jāpieņem sevi no jauna. Gan tievo, gan rasno rokdienās. Gan tievo, gan rasno, gan slinko, gan to, kas vienkārši mindlessly scrollo un nevar saņemties kaut ko jēdzīgi padarīt. Bet tad par šito tēmas noslēgumā zini, kur cilvēki man liek justies gruzīgi dažreiz par sevi. No. Bet tie, man liekas, arī ir tādi mazliet fake cilvēki. Bet ir tik daudz cilvēku, kas intervijās stāsta šo te lietu. Nē, es vienkārši katru dienu pieceļos, un katru dienu ir man tāda jauna dzīve, tā ir man viena dzīve, tā kā vakardien jau ir pagātne, rītdien ir nākotne, kas nav apsolīta, un es tāpēc katru dienu cenšos nodzīvot, ka tā būtu tā kā tāda vesela dzīve, lai man ir ko atcerēties. Un man tāds vispār tā nav. Es nesaprotu vispār, kas tas pa konceptu. Jā. Es it kā saprotu, bet man viņš uzdien stresu. Tad šādi ir miskastas dienas. Kā tu vari katru rītu pamosties un tā kā... mana labākā dzīve. Mana vienīgā diena. Man liekas, jo mazāk to centies darīt, jo lielāka iespējamība, ka tā diena tev būs forša un tev gadīsies brīži, ka tu tiešām jutīsies, šī ir mana labākā dzīve. Ja tu centīsies viņu kaut kā uztaisīt tādā veidā, tas... Nebūs, jā. Man bet ir dažreiz, un es ar to ir tāds pilnīgi miskas dienas. Man, piemēram, ir tāds dienas, ka, nezinu, ir bijis kāds noskrējiens pirms tam, kur tiešām daudz jāstrādā. Tad pienākot dienu, kur... Tur dzīvesbiedrenei, sievai būs uz darbu jāiet. Es zinu, ka es no rīta piecelšos. Es aizdīšu dēlu līdz bērndārzam, un man līdz 5 nekas nebūs. Un kur es tajā apzināti jau izdomāju, es uzkāpāšu Xbox vienkārši. Yeah. Un tad, pat ja man nenāks miegs, es aiziešu dienasā. Yeah. Jo vienkārši es to gribu. Bet tad es paklausos kaut šitos cilvēkus, un viņi man iegrūzīja tāds, es esmu man arī nesen tā sagrūzījos. Es kaut ko mēdzu, sēdēt Instagramā, un tu tur atrodi kaut kādus, sāc kaut kādu vienu dienu kaut kādā profilā sēdēt. Tu skaties, tur šī tāda meitene, viņa tur dara to. Viņai tur ir ritīgi veiksmīga dzīve, viņa tik labi izskatās, viņa tur visu laiku ritīgi stilīgi ģērbjās. Viņa ir dziedātāja, viņai ir tā kā tik stilīgs muzons, viņai tur ir tāds boyfriends, viņai ir vienkārši bļāviens, viņa tā kā, un es tā kā kļūstu pilnīgi tā kā apmāta ar to, cik viņai ir krūta dzīve, visu, man liekas, kas es vispār esmu kaut kāds sūds, kādā Latvijā, kaut kādā pilnīgi, kas man skapis pilns visādām lūkām. Kur es esmu nafrim nevēl. Jā, neviens, viss domājas, ka vienkārši kaut jauna aktris tur. Nobody cares. Un tā var ļoti sevi iegruzīt. Bet tad atceries, ka tik daudz arī... Tas ir tāds sviests, tas ir tik nepatiesi. Tie ir tādi meli. Tas ir vienkārši, tie sociālie tīkli, viņi tik ļoti rada visādas lamatas, ideju lamatas. Arī sociālai tīkli, jā, jo es tieši kaut kad, es par šo te domāju, jo es tieši dzirdēju, ka kaut kāds čāls, viņš tik pārliecinoši to stāstīja. Jā, tieši tas, ko es jau... Vakardiena, tā jau ir bijusi. To tu vairs nevar izmainīt. Rītdiena, tev vēl nav apsolīta.
ir tikai šodien. Jā. Celies un esi labākais tu katru šodienu, kas tev vēl ir izmanāts. Es vienkārši gribu... Ko tie vārdi vispār nozīmē? Jā, kāds Japāņu gudrība. Jā, tu man pateici tā, uzreiz vieglāk Tad jā, palika. es pārdodu Xboxu, un es nezinu, tikai attīstīties un tā. Boring. Jā, boring. Un man liekas, arī vajag slinkot, es tāpēc, kas nav mainījies no skolas, zinu, kas nav mainījies, piemēram, ar rakstīšanu. Es visu laiku cenšos, protams, kaut kāds rakstīt joks un tā, bet visvairāk rakstās joki, kaut kāds scenārijs, kad ir deadlines, tāpat tas. Tas nav mainījies no 9. 10. Tā ir. Jā. Tu vari sarakstīt gadu laikā 40 minūtes jaunu materiālu, vai pusstundu, piemēram, bet tad tu ieliec kaut kādu datumu, ka tev būs solo izrāde, un tad tu saproti, man ir datums, un tad tu gan rīktīgi saņemies. Bet tas ir izpētīts, ka ir cilvēki, kuri labāk strādā, kuri ir daudz produktīvāki tieši tad, kad tuvojas deadlines. Viņiem vajag to. Un tas ir normāli. Jā, tad, kad man tuvojas tas deadlines. Es arī esmu tāds cilvēks. Es varu ļoti ilgi. Problēma ir tāda, ka es to vēl nespēju pieņemt un ar to sadarboties, jo es ļoti ilgu laiku pavadu pārdzīvojot par to, ka es neko nedaru. Jā, ok. Es saprotu. Pietiks par pašizaugsmēm vispārējo. Pietiks. Traka tēma. Smagais. Tev būs laikam tieši tāpatās kā Igor. Mēs ar Igoru arī nespējam izrunāt visas 5 tēmas. Tas ir labi. Mēs atstāsim dziedāšanu, jo man liekas, tā dziedāšana varētu kaut kur baigi pārklāties. Man ļoti patīk dziedāt. Tu esi, labi, izrunājumā, tu esi bijis Okarts skatu? Talantu fabrikā. Okay. Jaunajā talantu fabrikā. Jā. Cik gados? 16. Jā, crazy. Crazy. Tas pilnīgi liekas tā kā kādā citā dzīvē. Vispār tas viss notikums pilnīgi tā kā kaut kāds tāds izrāvums no manas dzīves. Tāds pilnīgi visādiem citiem cilvēkiem, kaut kāds pilnīgs randoms. Pārsvarā ar vecākiem pieaugušiem, salīdzinoši tādiem pilngadīgiem. Jā, tas bija dīvaini. Ja es varētu kaut ko dzīvē. Gan jau, ka kaut ko tas man deva, bet es vēlreiz to nedarītu nekādā gadījumā. Labāk pie Lienas šomas. Varbūt. Jā, bet aizjām tad uz pēdējo tēmu, kas man liekas būs tāda fun, superīga tēma. 2000. Bērnība, skolas gadi. Tā, es tev nevaru prasīt, cik tev ir gadi. Kāpēc? Sākat, sievietēm nedrīkst prasīt. Nē, man pilnīgi nav. Cik tev ir gadi? 28. Tātad tu esi dzimšanas gads, 96. 6. gads, tas ir 91. Ok, mums tur, es domāju, diezgan daudz, kas pārklāsies. Jā. Es tev varu uzdot dažus, un tad es tev teikšu par bērnību. Kas ir tev bērnības, jaunības smarža? Smarža? Jā. Es domāju, kaut kāda Baby Johnsons eļļa. Ok. Nē, bet tas varbūt arī jau tur 10 gadus. Kaut kā tāda. Tad ir kaut kāds Dolce Gabbana Light Blue smaržas. Tas ir ko? Jo manai krūsmātei tāds bija. Okay, jā. Un manai mammai bija Gucci Rush smaržas. Dievs, ko tu atceries? Jā. Es vienkārši viņas esmu tā kā pēc tam atradusi un wow, ok. Labi. Man bija ar vienu cilvēku ļoti smieklīgs brīdis, kad mēs kaut kā tādā dzīvē bija gadījies, kad mēs dzērām Jack Daniels vai Jameson vai kaut ko ar kolu, un tā meitene tā kā padzērās, pasmažoja un nenormāli sāk smieties un teica, es tikko sapratu, ka tā ir manas bērnības smarža. Jā, katram savu bērnu. Jo teica, dzēru vienkārši Jameson ar kolu. Citiem apskauties ar tikko nokurījušies cilvēku ar tā kā māmu apskaut. Man bērnības smarža ir vairāks, bet man vienkārši ļoti liela daļa bērnības. Man ir, protams, tur lauki, smarža un tā, bet es ceru, ka es nepieminēju jau pirmajā. Man vienkārši ir atmiņa no sporta nometnēm, kas man bija liela daļa bērnības. Un mums tur bija tāds gumijas stadions, un tā kā gumija ir saulē uzkarstus un nāk tā smarža. Man arī nometnē bija tāds, es dejoju. Okay. Un mēs bijām ronīšos. Es zinu, kas ir ronīšos, uz kurzēm brauc. Tur arī bija tas uzkarsušies. Tā gumija. Jā. Vēl man bāz tikko aizmirst. Kaut kāds zemenes jāsastampāts ar protams, viņi daudz, jā. Es tā asociēju. Bērnības garša. Tev. Bērnības garša. Varbūt Nestī. Ledstē? Jā. Nice. Es tagad nekad vairs nedzeru Nestī, bet skolā es pirku Nestī. Vai mums bija tādas skolas piciņas. Viņas bija tādas biezu mīklu, un viņām bija virsū tas rītīgi tāds foršs, tāds pārklājums. Nice.
Jā, tās laikam tad mums ir ļoti līdzīgs. Nu, man vēl, es bieži pieminu Bring It Back Bingo šokolādes batoniņš arī ar Igoru, mēs par viņu runājām. To es nepiedzīvoju kaut kā. Nu, nē, Es to nezinu, kā tas bingo garšo. Es pat nezinu, kā viņš izskatās. Jā, viņš ir labi. Okay. Leģendāra lieta. Kas bija tava bērnības elki? Bērnības elki? Bērnības elki. Pirmais, kas man nāk prātā, ir Beyoncé. No, ok. Man viņa ļoti patika. Ļoti. Tas jau bija, varbūt, gan, kad man bija kādi, nezinu, tur 12, 13 gadi. Man bija viņas DVD no koncerta, un es vienkārši skatījos, un es domāju, wow, kā tas ir iespējams? Viņa ir vienkārši tā kā kaut kāds kiborgs, bet viņa tik skaista, viņa tāda sievišķīga sieviete, bet tas, ko viņa var izdarīt, ir tās viņas fiziskās spējas, un visticamāk tad arī mentālā kapacitāte to sevi tā saturēt. Jā, tas man kaut kā ļoti iespaidoja. Queen bija tavējā, ja? Queen bija. Tev bija plakāts? Nē, bet man bija agrāk, pirms tam tur visādi citādi plakāti. Man vienlaik ļoti Pinka patika. Okay. Man patika Pinka, kad tas bija kaut kādā sākuma skolā, kaut kādā 3., 4., 5. klasē, tāpēc, ka viņa bija tāda sliktā meitene, un es arī biju tāda sliktā meitene, un man vispār bija kaut kāds vecums, kad es biju tāda tik sliktā meitene. Tu biji, jā? Jā, es tur skolā man bija pilna dienas grāmata ar piezīmēm, un es šausmīgi daudz pļāpāju un daudzījos, un es nebiju tā kā mīļākais skolēns. Okay. Tu gāji, kur tu gāji skolā? Rīgas Teikas vidusskolā. Pagaid, es zinu, kur tur VF sporta skola spēlē. Nu, Kraukļā. Jā. Ok, nākamais. Labi, es vienkārši, lai mums tās... Jā, pastāst par saviem. Nē, man tur ir vienmēr, un viņš nav mainījies. Tas ir, tīri kā sportists Dennis Rodmans, mans mīļākais. Ok, kādā sportā tas ir? Basketbolā. Viņš bija tas, kas spēlēja kopā ar Michael Jordanu, bet viņš bija tāds aizsardzības čalis un darīja visu melno darbu. Man tieši viņš kaut plus viņš bija ļoti, viņš bija ar krāsainiem matiem, piercingiem, tetovējumiem. Es varbūt pat jā, tur zinu. Ar Carmenu Elektru, Madonna bija kopā. Tur tāds... tāds kaut kāds freaky Jacks. Jā, super freaky Jacks, bet, laukumā viņš bija... Varbūt tu man esi rādījis. Varētu būt kojās, gan jau kojās. Un mūzikā man pirmā mīlestība bija Metallica, kas man vēl joprojām ir tāda... Jo sportā man vispār kopumā daudz tur jā. Bet Metallica mūzikā un otrs mūzikā, kas jau tādos pusauģu gados, kad man gribējās būt rebels, tad tas arī vēl joprojām klausos Pīts Dokartīs. Ja tu zini, kas ir Pīts. Es zinu, kā viņš izskatās. Jā. Viņš bija kopā ar Keitu Mosu. Jā. Tagad, starp citu, viņš izstāsta baigi citādāk. Viņš ģeniāls. Viņam ir 2 grupas un solo albumi. Viņš ir ļoti viņš raksta vārdus, arī kā dzejnieciski tā ļoti. Bet tagad nākamais jautājums par bērnību. Viena diena no tavas bērnības, kura būtu tava pirmā izvēle, kurā atgriezties? Baigais jautājums. Tā būtu diena laukos, viesītē, kur esmu es, mana māsīca, otra mana māsīca, mans brālis, mēs 4 tur paliekam. Cik tavs brālis ir jaunāks par tevi? 6 gadus. Okay. Tad viņš ir tur kā sīkais tajā dienā. Jā, bet viņš bija tāds bosiks. Ok, labi. Mēs diezgan kopā vispār spēlējām. Mēs ļoti draudzīgi, draudzīgi uzaugām. Protams, pakāvāmies arī pa laikam, bet kopumā visi spēlējāmies kopā un tā. Un tur ir vecvecāki, oma un opsis, un ir vasaras vidus, kaut kāds jūlijs, un ir pagājusi nedēļa, kopš vecāki mūs ir atstājuši, un mēs tur esam dzīvojušies tikai ar vecvecākiem. Un ir pienākusi tā diena, kad atbrauc vecāki. Un tas tā diena, kad tu gaidi, tu zini, ka viņi atbrauks, un tu stāvi un skaties uz ceļu un gaidi, kad viņi būs, un redzi, ka brauc mašīna, un viņi atbrauc, un viņi izkāp no mašīnas, un viņi ir tādi pilsētīgi, jo tas laukos nodzīvojies, viņiem ir tā pilsētas, tā mamma un tētis atbrauc no pilsētas. Jā, un tad pēc pāris dienām brālim ir dzimšanas diena, un tad ir visi sāk gatavoties tai dzimšanas dienai, un tad ir kaut kāds tur kaut kāds tematiskais pasākums, un visi tam gatavojās, un visu laiku spēlējās, un daudzās, un brauc peldēt, un ēd saldējumu, un jā. Kas ir ļoti interesanti, man ar lauku ir ļoti liela,
Mums, kā man mamma bija skolotāja, Jā. tāpēc viņa vasarās bija... Tētis arī, ne? Nē, tētis strādā skolā tagad, bet okay. nē, tajā laikā viņš nodarbojas tur ar siltuma apgādu mājām. Viņam bija savs uzņēmums, un mēs vasarā ar māmu dzīvojam laukos, un vecmāmiņa un vectētiņš, jo mums ir brīvs vasarā, un tad bija interesanti, un tētis atbrauc piekdienās, kas man likās interesanti, un es... Kur tā bija lauki? Pie Gaiziņkalna. Tas ir, Vidzem, Madona Gaiziņkalns, jā. Un tad bija tas, ka visa dienas gaidīšana, un es nezinu kā, bet tētis brauc piekdienas vakarā, un mans suns takses tā laika, viņš vienkārši jau vienmēr, viņš bija tas, kas pirmais sāka pie ceļa, viņš kaut kā jūta, ka brauks. Un tad vienmēr, un tev arī bija tas, ka, un tagad tā pilsētnieka, tur tev mamma tētis atbrauc, tā pilsētas smarža. Un tad bija arī krūti, ka tu visu laiku nebija internetā. Tad tētis atbrauca, viņš stāvēja tur iepirkums stancām, un tad mēs piesēdām lauku. Viņš parasti atbrauc vēl vakarā, jo pēc darba piekdienā brauc. Un tad tu piesēdi pie tā galda, un viņš stāsta, kas ir noticis. Rīgā tur baigā avārija bija, tur remontēja to. Ja tu neko nezini, kas notika Rīgā, un tad likās, ka viņš arī atbrauc kā tādi Delfi, kas tā tagad visu jaunumus izstāstīja. Jā, bet tā tava diena ir kaut kas ļoti līdzīgs laikam, ko es izvēlētos. Jo es izvēlētos vienu manu dzimšanas dienu laukos, jo man dzimšanas diena man bija man 9. augusts. Jā, un tad vienmēr uz mūsu laukiem atbrauc visu senču, tur, draugi ar bērniem, viss. Un tad mēs tur parasti visu nedēļas nogali viņi tika svinēta, un tur bija bērni, pieaugušie, un tad vienmēr bija tā tradīcija līdz kaut kādam brīdim, kad pieauga, bija tēvi pret dēliem manas dzimšanas dienas futbola maču. Tad es gribētu vienu tādu futbola maču. Jā. Cik mīļi, tas tik skaisti. Tas ir skaisti. Tālāk, kas ir tāda viena tava, jo tagad ir mazliet sādāk bērniem, tava televīzijas pārraide, kaut kāds tavs TV laiks, ko tu atceries no bērnības? Es atceros visādus, protams, bet... man nav neviens tāds baigi neceļās, ko es tā kā tā, varbūt Sirdsmīļā Monika. Ok, nice. Tā arī gāja, kad mēs bijām tieši viesītē, mēs skatījāmies. Tas ir kaut kāds, pulkstens kaut kādi 7. Saule jau sāk rietēt, un tad mēs ieejam iekšā, ēdam kaut kāds pankūks vai maizītes vai vakariņas, un iet tā Sirdsmīļā Monika. Tā es tagad paskatīšos Sirdsmīļā Monika. Kaut kad es laikam paskatījos, jā. Vairs nav tās. Nav tās, jā. Bet, ir jau forši, bet jā, tie 2000, tas tā arī tajā kontekstā viss. Man patika, man bērnībā ir tas, ka 15:30 ir Latvijas mūzikas stunda. Latvijas mūzikas stunda beidzās. Tad no 6 līdz 17 bija bērnu stunda. Bija no sākuma kaut kādā LNT vai? LNT, jā, bija. Garā multeni viena, un tad bija tās kaut kāds Govs un Cēlāni. Tur es redzēju. Jā, Govs un Cēlāns. Man īsti nepatika. Es tā kā nesapratu. Ļoti šīzīgi. Jā. Ļoti šīzīgi. Bet man daudzas multenes vispār ne. Es atceros, ka es tā kā skatījos tās multenes, un man viņas nepatika. Bet es viņas tāpat skatījos, jo tā kā... Tev neko citu nerādīja. Jā, viņi arī tā kā tevi ievelk. Tu tā kā, tur Powerpuff Girls, sakal viss. Arī nepatika? Nē, man nepatika tie... Tā pilsētas, tur tas augstceltnes, kaut kur tur Ņujorkā ir kaut kādā lielpilsētā, tur viss tur tie ļaunie, visi tie mošķi. Šīzīgi arī bija. Arī, visas bija šīzīgas kaut kāds. Protams, varbūt arī mēs esam tāpēc tik dīvaini. Man mīļākā multene ir Courage the Cowardly Dog, kas bija ļoti šīzīgi. Viņa bija ļoti šīzīgi. Es viņu, protams, arī skatījos, bet man bija ļoti bail. Viņa dzīvoja vispār middle of nowhere. Šausmas, tik bailīgi. Jā, bet tā kopumā... Tev izklausās, ka tā bērnība gaiši palikusi atmiņā. Ļoti. Izklausās, jā. Tāpēc es gribēju par to parunāt, jo tā kā es esmu ļoti nostalģisks cilvēks. Man patīk atgriezties tā kā sajūtās un mēģināt viņas replicēt. Tagad es arvien vairāk saprotu, ka nav iespējams replicēt, to var tikai no jauna piedzīvot. Tā kā tādā veidā pietuvoties tai bērnībai. Jā. Bet jā, ir tik daudz skaistu visādu brīžu un atmiņu, un man liekas, tā kā, ja tev ir bijusi forša bērnība, tad visticamāk tev būs arī vieglāk tā kā piedzīvot foršu pieaugušā cilvēka dzīvi. Jo tas ir kaut kāds tāds bāzes pamats. Tas ir viss, kas ieliek tavā apziņā, tā kā sajūta par pasauli. Tas bija jau vispār tas, ko, bet tā vispār arī,
tas bija tas, ko es teicu šitajā kaut kad, nezinu, ko mums tur Budovskis lika Valmierā runāt, ka man vispār ir ļoti svarīgi, lai manam bērnam ir krūta bērnība, jo... Tas bija tā, kad es vēl nebiju atbraukusi. Jā, es teicu to, ka man vispār nepatīk, kad saka, ka bērnam ir jābūt labai bērnībai, lai viņš pēc tam, kad tikai runā par to, lai viņš ir labi, man liekas, ka bērnībai ir jābūt labai un krūtai, jo tā ir reāli krūtākā daļa ever. Tā kā tu visu laiku atceries. Krūtākā un svarīgākā. Jā, svarīgi. Un viņai vienkārši ir jābūt labai, nevis. Viņai vienkārši, tad jau pēc tam viss nāks kopā. Vienkārši, un es gribu, lai manam bērnam arī tur viss tās smaržas, jo, man tiešām, protams, man arī bija visāds sūdi, protams, tāpēc vecāki tur strīdējas un viss tas, bet viss. Ir arī tik daudz, protams, ka viņi kaut ko nepareizi darīja audzināšanā, un tas normāli. Jā. Bet ar visu to tas viss tik skaisti ir palicis atmiņā, un bērnība ir tik nice stēle. Un tagad ir forši, kad ar bērnu tu izdzīvo vēlreiz to visu. Es tieši gribēju prasīt, vai tā ir. Bet tā ir, protams. Tāpēc man tik ļoti gribās arī bērns, jo man liekas, tas būs tāds tā kā... Un no tā bišķīt jāuzmanās, jo man bišķīt ir tāds, ka man gribās, lai viņam ir tāpat, kā man bija, bet tas nav iespējams. Nē, viņam vienkārši vajag, lai... Viņam vajag, man, jāļaujās arī. Bet kas ir interesanti, tagad jau man saka, jo, man nav, protams, tāds super apzināts atmiņas no 2,5 gadiem, bet kaut kāds jau man ir, kas bija tādā, kaut kā man ir arī noķerti tagad ar Henriju kaut momentu, kur mēs kaut ko daram, kaut kur ejam. Un man tāds tā kā atsaucās atmiņā, ka tas ir ļoti līdzīgi, kā es gāju ar saviem. Un tā, ka es tiešām redzu tieši to pašu brīdi. Un tā kā... Tu pilnīgi tā kā atgriezies. Atgriežās atmiņas, tev no tā vecuma. Un atmiņas, kuras es tā kā biju aizmirsis, ka man ir tā atmiņa. Un tas ir tik forši. Krūt. Un, protams, ka pirmajā kaut kādā pusgadā ar viņu man tā nebija, ka tas man atgriež bērnībā, jo es ar viņu darīju lietas, kuras es neatceros, ka man darīja, kad es tur mainu pamperu, kaut tā. Bet tagad, kad sākās jau tad spēlēšanās un tā, kad es viņu vedu, nezinu, kaut kādu, viņš iet uz Leļu teātru, vai mēs ejam uz kaut koncertu, kur es gāju ar saviem, tā kā rīktīgi nāk. Un tas... Ir kaut kādas tās pirmās lietas, kuras arī es varu nosaukt, ko es atceros, kas tā kā ir tās... Pirmās atmiņas. Tas tik interesanti. Kaut kādas tādas pirmās foršās, siltās atmiņas, kad mēs ar māmu ejam. Mēs dzīvojām Cēsu ielā un es vēl, centriks bērns, Jā, centrā dzīvojām un sākumā tur citur, bet un tad mēs ar māmu, es vienkārši nezinu, cik ir pulkstens vai kur mēs, kāpēc un kā, bet mēs ar māmu ejam ārā pastaigāties, viņai pie rokas, un tur netāls Brīvības ielas bija konditorija Dēli. Bet viņi jau vēl salīdzinoši nesen bija, ne? Jā, viņi tur ļoti ilgi bija. Un mēs gājām ēst to apeļo piespiedu maizīti, kur ir tā kā apkārt, mīkla un pa vidu ir piespiedas ar rozīnēm. Okay. Es kaut kā to ļoti atceros. Man bija kaut kādi, 3 gadi, 4. Bet tā ir, man arī no tāda vecuma jau ir, bet arī ēdiena atmiņas arī ir tik. It kā vienkārši piespiedu maizīti ar rozīnu. Bet man liekas, ka tā piespiedu maizīti, viņi tik... viņa sevi ietver un reprezentē nevis tikai to, ka viņa tur bija garšīga vai ka viņa tur smuki izstījās, bet visu to drošības un skaistuma un mīlestības sajūtu. Jā. Klausies, kāds ir tavs, tā bija iespēja aizīt, bet kāds ir vēl tāds kaut kāds, vienmēr saka, man vislabāk to gatavo. Kas ir tavs tāds ģimenes ēdiens, kas tev liekas tāds bērnības? Man mamma vispār ļoti labi gatavo, ļoti garšīgi, bet man kaut kā nav palicis atmiņā tāds viens super izteikts, ko tieši viņa gatavo, tur tā baigi atšķirīgi. Jau atšķirīgi. Man nav kaut kā tas tā, Man ļoti siltas atmiņas ir par, tad, kad Bruno piedzima, tad bija tās bērnu putriņas, viņš ēda. Tagad Rudolfa, starp citu, lielākoties. Jā, bet tad bija tās milupa. Pulverīši, ko samēs ar ūdeni. Un tu arī ēd? Un es arī ēdu. Viņas bija tik garšīgas. Un brālis ēd, un es arī ēdu. Un tas arī bija tā stilīgi, vai ne, ka viņš ēdu. Bet es arī varu. Es gan jau esmu lielā, bet bāziņas bija tik garšīgas. Bija tā vaniļas ar tādiem sausiem, tādiem piepūstiem grauzdiņiem, kas bija tā kā āboli domāt. Tas ir. Jā, rīktīgi labas. Vai ķīmija noteikti. Protams, ka ķīmija, bērnība vispār neesmu. Bet es tad kā pēdējo jautājumu par bērnību, tāpēc, ka
Tu šogad spēlēji mēs Sāls Vārnas. Sāls vasarnieki. Jā. Kas, starp citu, daudziem cilvēkiem arī ir viņu bērnības, kas, es saprotu, Paulai Pļauniecei ir viņas bērnības grāmata, kaut kāds tāds. Kas ir tava bērnības grāmata? Kas kaut kāda, ko tev lasīja, vai ko tu jau lasīji, kas tev ir palikusi vispilgtāk atmiņā kaut kādā? Nu, man bija, ir dažas, ko es atceros tā vairāk, bet laikam bija tāda par papīra ciemu. Jā. Bija tāds papīra ciems, kur bija meitenīte, kurai bija tā kā, vai viņa pati, vai viņa ar tēti kopā bija uztaisījusi tā kā bērniņos papīra ciemu. Jā, es zinu. No papīra. Un tad es atceros, ka mums bija uz bērnu dārza jānes arī grāmatas savas mīļākās. Jā. Man tā viņa patika. Papīrciems. Papīrciems. Tu ne... Bija Jānis arī mīļākās grāmatas? Bija Jānis, un tad no sākuma es aiznesu Sniegbaltīti un 7 rūķīši, jo tā ir vispār bērnības mīļākā multene, un kaut kā man ļoti patīk tā ļaunā pamāta. Es jau karnevālos tēloju ļauno pamātu. Tu tieši tu to izvēlējies par savu patika, man ļoti patika, viņa bija tāda sasīta. Tu vienkārši fanoji par viņu tajā. Viņa bija tik tāda, tur kaut kā... Sniegbaltīti tev bišķi besīs. Nē, man patika arī. Bišķi garlaicīgi. Jā, es saprotu. Un tad man kaut kā tētis vai kas, nopirka to papīra ciemu. Jā. Un tad man tā iepatikās papīrciems, un es atnācu uz dārziņu, un es tā kā biju satraukusies, vai es varu vēl samainīt to grāmatu. Tā kā vai es varu tagad pateikt, ka šī tā ir man mīļākā, nevis tā Sniegbaltīte. Bet tajā citā dienā jau? Jā, citā dienā es atnācu. Un man atļāva. Laimīga. Bet, laimīga. Es tagad nevaru likties mierā, es domāju par to, vai Brāja Grīmi, tad viņa rakstīja Sniegbaltīti, kad viņi tā savā starpā runāja, viņi tā, kādai tai pamātai būtu, tad viens tāds, tādu sasītājs. Jā, tad sasītājs. Viņa ir acu zīmols. Jā, papīrciems ir nice. Pērkat saviem bērniem. Es arī atceros to grāmatu, jā. Man bija... Es nezinu, man palicis atmiņā, ka man lasīja priekšā Naksa trallīša ir tāda. Ir tāda, bet man nebija laikam. Jā. Leļa teātrī arī bija izrāda. Vai bija kaut kā Naksa trallīša. Man viņa patika, jo man kaut kas patika, viņi tur triet ar kaut busiņu tādi jokaini, kaut ko tur braukā un darās. Tā. Jā, bērnība krūta. Bērnība ļoti krūta. 2000 bija tik forši. Jā, tagad pilnīgi citi. Mēs tikko šodien Zikoru klases ar man čomu čatā runājam. Bet īstenībā kas man kaut kā nomierināja, kad kaut kādas lietas nemainās. Zinu, kur, piemēram, tagad man čoms teica, bļāns, es to šodien redzēju, un mēs darījām ar tieši to pašu. Tagad ir hokeja čempis, un viņš tur gāja ar pagalmiem, kur viņš dzīvo. Un pēc spēles, protams, kad ir izgājuši sīkie ārā ar skritulnēm, nūjām un tenis bumbiņu, un tā kā, es esmu tur šitais Ločmelis, tu būsi Andrija Ravinskis, un es esmu Gudļevskis, un it kā viņiem ir, un mēs darījām tieši to pašu, tikai mums, diemžēl, bija jābūt kerčiem tam bijiviem, un, viņiem tā mēs nebijām, bet mēs darījām exactly the same, ir pagājuši 25 gadi, un tomēr jau, kad tie bērni, tas man patīk, ka nav tā, ka viss ir tikai telefons. Es arī pieredzēju tādu skatu, ka mēs gājām no autobusu uz Ādažos uz mājām, un tur tāda mežaina vieta, kaut kāds grāvis, un bērni sakāpuši kokā, un ričuki nomesti smiltīs, un sakāpuši visu tādu sēžu, tagad tādu mazu pērtiķēni, un mēs ar vīru tā, jā. Kaut kas vēl ir. Vēl ir īstās lietas. Tā kā krūti. Paldies, Elizabete, ka tu biji otrā koju epizodu viesis. Paldies, ka tu man uzaicināji. Jā, bija ļoti forši. Bija forši parunāt arī par 10,000 drēbēm. Paldies, ka jūs klausījāties, skatījāties kojas. Novērtējiet to, ka Elizabete bija jāuzskar un tiekamies nākamajās epizodēs.